Tā kā šodien ir tāda svētku, kas sauc Adivāsa, kad pirms svētkiem ir tāds noskaņojums, kad mēs tā kā noskaņojamies rītdienas svētkiem. Un rītdien mums ir Rāmas atnākšanas diena. Bet tā kā šajā priekšvakarā jūs arī pamanījāt ļoti rūpīgi, jūs skatījāties Džaganātiem, jūs kaut ko šodien pamanījāt. Vai kāds skatījās uzmanīgi? Kas viņiem ir šodien savādāks? Neskatāties. Jūs tak ienācāt iekšā, jūs tak pakalnījāties. Kam jūs klanījāties? Loks un bultas ir izrādās Krišnam un Balarāmam. Redziet, Džaganātam un Baladevam iedodas rokās loks un bultas. Tas nozīmē, ka šodien viņi ir tādā noskaņojumā, ka viņš šodien ir Rāmas līlas noskaņojumā. Un šodien mēs pārnāsimies, kāpēc Rāma ir tik īpašs un kāpēc šim Bhagavatam pa viņu tik maz runā. Spējat iedomāties? Tie, kas ir lasījuši šim Bhagavatam, Amā Purānu vai visu veidu saldo krējumu, virspusīti, tur izrādās ir 2 nodaļas par Rāmu. 2 nodaļas par Rāmu. Tik maz. Bet, ja mēs zinām, Valmiki Ramajanā bija 24,000 pantu tikai par Rāmu. Cik šim Bhagavatam panti ir? 18,000. Tikai, iedomājieties, par dažādiem avatāriem, par dažādām rotaļām. Valmiki Ramajanā 24,000. Interesanti, vai ne? Un principā šim Bhagavatam viss ir ielikts vienā pantā. Viss Rāma līla ielikt vienā pantā. Ielikts iekšā, Rāma piedzima, pacēla loku, apprecējās, nogalināja dēmons, nogalināja Rāvanu, atbrīvoja Sīti. Harivo! Viss pantā ir rakstīts, var paši izlasīt. Kāds bija 10. nodaļā, tur kaut kāds pants, man liekas, bija kaut kāds 5. vai kaut kas tāds pants ir. Viss vienā pantā ielikts. Un tā kā Maharaģis Parikšits šo dzirdēja, viņš tā paga. Rāma ir visu valdnieku piemērs un iedvesma. Tāpēc, ka Parikšits, kam šim Bhagavatam tik stāstīts, viņš tā kā arī bija valdnieks, pareizi? Viņš pagaid, tu man elku tā kā stāst, apdien par Švarcnegeru tā kā stāst, es nezinu, vai kas jums elks bija, Džekijs Čans, kas meitenēm bija? Kas? Bruslī. Mieru, labi, mieru. Tas sapratām. Kas bija? Kas, Čanārda, kas? Labi, katram bija savs elks, un te Parikšitam 9. dziedājumā sāk stāstīt par ko? Par Rāmu. Viņam pasaka pāris pants, viņš tā. Tā kā ko, jūs iedomājaties, tu esi gaidījis, tā kā kulminācija visam. Un tad pēkšņi pasaka vienu pantu un saka, jā, laižam tālāk. Viņš tā, tu ko? Un Šukadev atbild viņam, viņš saka, ešā. Viņš viņam atbild, viņš saka, bet tu tak pirms tam klausījies, jo tu biji pie Judištīras. Tu dzirdēji visu to, jo tu tak nāc, kā viņi jau gudrie un runāja. Tur nāc Maitreja Munī, visi nāca stāstīt par Rāmu. Ko te neizdzirdējis? Viņš saka, jā, bet es gribu dzirdēt no Šukadevs, no tevīm. Tāpēc, ka tu esi ne tikai dzirdējis, bet arī redzējis to. Tāpēc, ka šim Bhagavatam teikts 9. dziedājumā 10. pantā pašā sākumā tiek izmantots vārds ešā. Ešā izmanto vairākās vietās, un ešā nozīmē ne tikai tas, kas stāsta, bet tas, kas ir redzējis. Jo šim Bhagavatam, tas, kas lasa lekciju, viņam ir jābūt tam, kas ne tikai dzird, bet arī redz. Viņam ir jāredz šim Bhagavatam, tāpēc mēs sakam, kad runā Mahabhagavatam, ka runā Varens Vaišnavs, stāst šim Bhagavatam, te mums laiks apstājās. Viss apstājās. Es nezinu, vai jūs esat bijuši kādreiz Bhakti Gyangasam Maharaģa lekcijā, tur laiks apstājās tā. Kad Radhanats Svāmī stāst, tur pat viss apstājās, ne tikai laiks. Viss, un tur 6 stundas cilvēku sēž tā tie. Jo tu saproti, tu pat miegam saka, nemaz nedomā gulēt. Tāpēc, ka var palaist kaut ko tik svarīgi garām. Tik svarīgi garām. Un nekad mans jums ieteikums, ja jūs kādreiz prasa, kādreiz jautājumu Bhakti Gyangasam Maharaģu, nekad neprasiet par Rāmu. Viņam tā ir problēma. Viņš nevar apstāties nekad. Viņam Rāmas rotais ļoti patīk. Viņš stāstīt. Kāpēc? Tāpēc, ka Rāmas rotais ļoti salds ir. Viņš ir ļoti salds. Un ir rakstīts ļoti interesanta lieta, kad Krišnam, jūs zināt, ka Krišna, kad bija Dvarakā,
Viņam katru dienu stāstīja, kur jau Rāmas Līls. Katru dienu stāstīja. Pusdienas laikā pēc ēšanas viņam katru dienu stāstīja Rāmas Līls. Viņam stāstīja par Rāmu. Ja jūs zinat, Nityananda mīlēja tā attēlot rotaļus par Rāmu taisīt. Jūs ziniet, ka viņš iegāja Lakšmana lomā, jūs atceraties, ka viņam iešā būtiņš viņš bija Rāmā! Un viņš nokrit, viņš iegāja tādā lomā, ka viņš nevarēja iziet ārā no Romas, ka viņš bija Lakšmans, brālis viņu. Ka viņš Sanģīvani atnesiet, Hanumans aizlidoja, it kā tur tajā ļoti atnesiet Sanģīvani, tikai tad viņš atdzīvojās. Iegāja tā rotaļās iekšā. Un pat arī savam dēlam Tamalam stāsta Rāmlī, viņš nevar apstāties. Viņš stāsta man veltīt, kas tur vēl bija. Mēs esam ilasījuši 4 velsijas Ramajanai, 4. Viņš vēl nav gana. Īstenībā viņam būtu jāuzšķiet lekcija, viņš tika labi Rāmas rotaļas zina, tika labi. Tāpēc, kad es Rāmas rotaļas stāstu, es tur Tamal Krišanu blakus, tāpēc, ka viņš zina visiem tēliem vārdus. Viņš viss atcerās. Tātad, kāpēc klausoties, mēs jau pārunāsim par tatu, kāpēc klausoties Krišnas līlas, Rāmas līlas ir tik īpaši? Kas notiekās mūsos? Un kāpēc mēs klausoties Rāmas līlas paši kļūstam labāk? Kāpēc? Kāpēc klausoties Krišnas līlas? Tamā sēdies viss. Kāpēc mēs klausoties šīs rotaļas paliekam labāki? Varianti. Mainās sirds. Kāpēc? Mainās apziņa. Kas vēl? Piemērs parādās. Mēs sākam redzēt, kā tas izskatās šīs attiecības dzīvajā pasaulē, vai reālajā pasaulē. Mums šī tā nav īsta reāla pasaule, kur mēs atrodamies. Jo šeit viss, man liekas, ir tā kā pa jokam. Es vienmēr saku, drīz būs normāli kaut kādu, kas būs pensijā vai ne, vai kaut kādu vēl. Tagad vēl kaut kā dīvaini viss šeit liekas. Nevar būt, ka es dzīvoju tādā valstī, kur cilvēki viens otru nogalina. Jūs spējat iedomāties? Kur cilvēki nedalās ar ēdienu no rīta kaimiņam, nesaka, labrīt, dārgais kaimiņ! Jūs tā sakat pareizi? Dārgais kaimiņ. Labrīt, kaimiņ. Klusāk var naktī vēl krākt. Bet idejas, mums ir šī ideālais variants, ka mēs gribam kaut ko ļoti spilgt redzēt, kaut ko ļoti krāšanu, kaut ko ļoti vadaru. Un mēs Krišna līlas 2. dziedājumā šim Bhagavatam pateikts, ka ja mēs klausamies caur ausīm Krišnas rotaļas, Krišnas īpašības, ko Krišna dara, ko viņš ēd, vai ko Rāma dara, kas notiekās, mēs kļūstam labāk tikai no klausīšanos. Spējat iedomāties? Mūsu sirds attīrās tikai no klausīšanās. Noticējāt? Jā? Cik jūs ilgo klausaties un kas notiekās? Kaut kas notiekās, propkas jāiztīra ausī, kaut kā neiet iekšā, vai tā, pa vienu ausi iet, pa otru iznāk, jūs ziniet, ir tāda. Skolotāji parasti skolā teica, pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Kāpēc nepaliek nekas mums pa vidu? Kāpēc nekas nepaliek tajā aparātā, kur savs pa smadzenēm, kas atrodas, vai atmiņas bloks kaut kāds atrodas ar pausī? Kāpēc mums nekas to nepaliek? Caurvējš Rāga ciemā esot, pasarga Dievs. Staicā arī caurvējš ir? Kur priekšnieks? Pie traktoriem Maharānī, jā. Kāpēc nekas nepaliek mums šeit atmiņas blokā? Tāpēc, ka garša nav. Džigu Svamis darbā saka, viņš garša nav. Mēs klausamies un... Jums ir tā bijis, ka jūs sākat skaties kaut kādu seriālu un kamēr viss serijas nenoskaties, gulēt neiesiet? Jā. Man kaut tas nebija skaļi jāskatās retorisks jautājums. Nedod Dievs, ja viss prasīs, kas bija pa seriālu. Bet ir tāda seriāla jaunībā bijuši, ka tu Hamnona rotaļām piesēdies, klāt 10 000 sērijas un reiz noskaties. Ne tikai jaunībā. Ne tikai jaunībā. Saprotiet? Un kāpēc mums ir tā, ka mēs lasam svētos rakstus un nekas negribās? Tu palastā. Vai tik līdz lektors sāk skatīt Om Namo Bhagavate Vāsudevā, jā, viss aizmiega. Jo tas tā kā signāls laiks gulēt. Tas nopildīts atpūt. Kāpēc? Tas ir garša nav. Džigu Svamis saka, tāpēc ir garša, bet ka mēs neasociējam, un mums nav svarīgums šim stāstam.
Parikšits Maharadžs, Šima Bhagavatam, dēļ, kur parādījās. Viņš 7 dienas, viņam bija palikuši, viņš stāstiet man. Viņš 7 dienas negulēja, neēda, vienkārši klausījās. Viņam bija pēdējā diena palikusi, ka viņam kādā 5. pusdienā, 6. dienā viņam beidzās, viņam izstāstīja Šima Bhagavatam, un viņš iet transā prom, viņa mamma prieskrien, saka, piedod, es nepaspēju noklausies utaru un saka, pastāst man. Viņš ir labi, un viņš ir kas īso vairs versiju atstāstījuši Šima Bhagavatam, ko tur mēs skatāmies uz Brihad Bhagavatamrit, viņam tik maza nav. Viņš ir jāstāst Brihad Bhagavatamrit. Viņš vēl atstāst. Un tad mums svarīgi visiem saprast ir, ka mēs neesam ne Parikšits. Mēs neesam ne kaut kādi vēl gudrie. Mēs esam vienkārši parasti klausītāji. Mēs mācamies klausīties par tiem, kas ir baktas, kas ir vaišnavi. Par viņiem klausoties, mums ir cerība, ka kaut kas atkritīs vaļā, tas korts izkritīs ārā no tām ausīm. Ka mums kaut kas sirdī paliks. Ja mēs mācamies praktizēt Krišnas apziņu, mēs mācamies, mēs vēl nepraktizējam. Un Šima Bhagavatam atklāja 4 veidus, kā mēs varam saskarties ar Krišnu. Noteikti jūs visi zinat. Pirmais saucās Šrotavjām, saka 2. dziedumā. Saka, Šrotavjām nozīmē klausīties par viņu. Klausoties pie viņu, mēs varam saskarties ar Krišnu. Otrais, Kirtitavjasjam. Viņš saka, runāt par Krišnu. Sludināt par Krišnu. Dziedāt un slavināt par Krišnu. Tas ir Kirtitavjasjam. Ka mēs stāstam kaimiņiem, ja mums nav kam stāstīt, stāstiet kaķim. Stāstiet vēl ko, šjāmī stāstiet, kaut kam stāstiet. Šīva Prabhupāda, kad lasīja lekciju, viņš saka, ja pat neviens nav uz lekciju, sienām sludiniet. Sludiniet. Kādam ir jāstāsta? Nākamais, viņš saka, dejā. Viņš saka, nākamais variants, viņš trešais saka, meditējot uz Krišnu. Un 4. puģa, kalpojot viņam. 1. klausamies, runājam, sludinam, vispārējais, meditējam uz viņu un kalpojam viņam. Tie ir 4 veidi, kā mēs varam ar Krišnu saskarties. Un Krišna mums ļoti patīk. Krišna Bhagavad-gītā ko saka? Es neesmu tur, kur jogi sēž un meditē. Atcerieties, Naimešarī mežā, kur sēdēja 40,000 svētie, viņi bija melni palikuši no jagjām. Viņiem galva kūpē no jogas un gjāns. Jo viņam kūpē galvas no jagjām, iedomājies. Un viņi sēž un viņi saka, ko darīt? Viņš saka, ko tev stāsti gudrības atklājumu. Un šā Krišna atklājumu mums lūdzu. Un viņiem garš parādījās pēkšņi. Viņam palika kaut kāds nektārs dzīvē. Un pats interesantākais jūs noskaņot mazliet, kāpēc tik svarīgi ir klausīties. Jamadūts, Ačaris aprakst, viņš mačaka vēl tā, kuras komentāros viņš aprakst, Jamadūts, kad viņš dabūja pa galvu no Višnudūtām, atcerieties 6. dziedāmā Adžamila, kad Jamadūts gāja pakaļ, mazie, kā mēs varam Latvijas pateikt, Jamadūts, tā kā nāves vēstneši, vai sātana draugi, vai kā tur kristiešiem patīk teikt. Kad mazie Jamaradži draugi, to briesmīgi Jamadūts gāja pakaļ Adžamilam, viņi dabūja, pa dupsi dabūja. Viņi gribēja ņemt un Višnudūts saka, jūs ko? Tas ir mūsējais. Jamadūts, kad atnāca atpakaļ, viņš aizgāja pie Jamaradža un teica, klausies, kāpēc mēs viņus nevaram paņemt? Kāpēc mēs nevaram paņemt? Vai ne? Sēdies. Un Jamaradžs atbildēja. Viņš saka, mēs nevaram aiztikt 4 veidu dvēseles. Mēs nevaram aiztikt 4 īpašības, šī dvēsele veids, mēs viņas nevaram aiztikt. Un viņš skaidro, 6. dziedumā, viņš saka, 1. Ja tās dvēseles neatkārto svēto vārdu, Dieva vārdu, jūs varat viņas savākt. Var ņemt mierīgi tie, kas neatkārto Dieva vārdu, kas atkārto tur trams vai kaut ko vēl, nepalīdzēs. Nepalīdzēs. Jā, cerams. Nākamais, ko viņš saka, 2. viņš saka, tās, kuras neatceras vai nemeditē uz Dievu, heja. Tas, kas nemeditē uz Dievu, tas, kas neapcer Dievu rotais, tās jūs arī nedrīkst aiztikt. Bet tie, kas to nedara, mierīgi savāciet. Tie, kas domā, ko ēdīs rītdien, parītdien, ko pirks, mierīgi tos varat ņemt pēc nāves. Tie ir jūsējie. Labi, ka mēs te neesam pareizi. Lieliski. 3. viņš saka, viņš ir pats galvenais. Tie,
kas nenoliec sev galvu, redzot Krišnu, redzot vaišanos, tos tu var mierīgi saņemt. Viņš to saka smagāk, tu var ņemt viņa galvas. Tie, kas nenoliec sev galvu Dievu priekšā un Dievu paku priekšā, tos tu var uzreiz ņemt. Iedomājieties? Vai noskaņoties, cik uzmanīgi jāklausās ir. Tas, ka šodien mīles aizskavēšu pa 6 stundām. Tā kā gatavojoties. Un lai vēl slavinātu, Šiv Purānā rakstīts ļoti interesants stāsts, viens nekad nebija viņu dzirdējis. Nesen dzirdēju. Šiv Purānā teikts, ka Šiva reiz saskārās ar Ramajans galveniem tekstiem. Saskārās ar Ramajans galveniem tekstiem pie viņa nonāca. Tur apgasīts 100 kronas, kaut kāds vārds krona vai kaut kas, tā ir mērvienība, tā ir milzīga mērvienība. Nē. Ja. Un kad viņš saskārās ar šiem 100 pantiem, viņš bija tādā ekstāzē. 100 pantiem, tas ir kaut kādi 100 000 pantiem bija saskāries sākotnējiem. Viņš tos pantus un Pārvatī tā priecājas. Viņš saka, super, tev tik daudz panti ir. Un pēkšņi šī uz tiem pantiem sāk meditēt. Ziniet, kas notikās? Viņš saka, es gribu padalīties. Viņš 33 000 pants iedeva augstākām planētām. 333 000 viņš iedeva vidējām planētām un 333 000 viņš iedeva zemākām planētām. Un viņam palika, cik palika viņam tur? 1000 vai 10 000 pantu palika. Un tā mērvietas laiks samazinājās. Un viņš sēž laimīgs un parūc, bet šitos tu nedos. Nē, protams, ka nedošu. Pēc viņš atkal merīt, viņam atkal paliek žēl, viņš redz, ka cilvēki ņibum. Nekas nenotiekās. Viņš izdeva vēl 333 pāns, vēl izdeva visiem, viņam paliek 100 pāntu pāri. Taisnība. Un viņš sēž un pārvērtīs, saka, bet šitos pāns tur vienam nedos no Ramajans. Viņš saka, nē. Viņš pasēž pāris stundas un atkal izdeva pa 3. Un viņam paliek 1 pāns pāri. Un pārvērtīs saka, bet tu tak nedos prom. Tajos pāntos interesam pāntmērs ir tā, kad ir 100 zilbes. Un viņš atdod vēl katrai augstākā planētai, vidēji zemākai, pa 33 zilbēm atdod. Un viņam paliek 1 zilbe. Un ziniet, kāda zilbe palika? Rāma. Viņam palika 1. Tagad 2 zilbes sanāk, 2 zilbes varētu sakt, 2 zilbes paliek pāri, un čia paliek Rāma. Un mēs akortojam vārdu Rāma, mums visi Ramajana atklājās. Vienmēr kāds spēks ir Rāmam. Bet tas vēl nav nekas. Džīgu Svamis Sandarbās vēl vienu nektāru atklāja, lai mēs varētu noskaņoties, kāpēc Rāmas vārdi tik īpaši. Par ko mēs maz runājam, jo Prabhupāda vairākās vietās saka, ka mēs atkārtojam Hare Krishna Mahamantru, tad tur vārds Rāma ir. Un mēs sakam, ka Rāma nozīmē ko mantrā? Ko nozīmē Rāma? Prieka devējs, prieka avots. Bet Prabhupāda ir vairākā citās vietās komentē, jūs arī varat domāt, ka tas ir Rāma. Kas ir Puruša Rāma, Bava Rāma. Mierīgi varat, arī uz to meditēt. Kāpēc? Un to atklāja Džīgu Svamis Sandarbās. Šeit interesanti saka. Viņš saka, ka Rāma sevi ietver, vārds Rāma ietver sevi iekšā Radharani un Krišnu. Spējat iedomāties, cik salds vārds. Kāpēc? Tāpēc, ka Rā, ja mēs sadalām Rā nozīmē rada. Un mā, ko nozīmē? Madhusūdana. Un kas saliek kopā sanāk Rada un Madhusūdana, Krišna. Viņi sajaucās kopā kā Rāma Džīgu Svāmi apraksta. Tāpēc Rāma vārds ir ļoti salds. Un tāpēc Radharani un Madhusūdana sauc par, kad kopā sanāk, brīžam sauc par Rāma tekstos. Sapēc, ko mēs varam meditēt? Un Rada Govinda Maharāģis, viņš fantastisks vaišnavs, viņš tikai 10. dziedājumu, man liekas, runāja cik entos gadus tikai hindi valodā, pie mums ir atnākuši tikai pāris angļu valodas lekcijas. Dēļ vien tā atceros, ka Svami Maharāģis teica, dēļ viņa lekcijām ir vērts mācīties hindi valodu. Un viņš ļoti interesanti saka, viņš saka, pie Krišnas reiz atnāca, es neatceros, no kuriem viņš to citēja, es nevarēju saprast, no kuriem viņš citēja šo piemēru, bet reiz pie Krišnas atnāca Kaljūgas Džīva. Un viņš saka, klausies, mums te Kaljūgas dvēseles, viens no mums, iepriekšējā dzīvēs, vai kā es nezinu, ir atnācis un saka, Krišna, te normāli grūti praktizēt. Krišna saka, labi,
Es tev izdošu tā, es kādreiz pirms tam dodu 4 veidus, atcerieties, dodu 4 veidus. No 4 veidām es kopsavilkumu uztaisīšu kādu pa zilbei. Nā, rā, jā, nā. Es 4 zilbes atkārtojot vārdu narajam, tu saņems atbrīvu. Tā kalijūks džīva, kā mēs sēžam tā, pišķi pa daudzi. Nā, rā, savu aizmirst, kā tur bija. Kā tur bija? Un viņš ir labi, samazinās uz 3. Go, vinda. Tā kalijūks dvēsē saka, go, kā bija tālāk? Viņš domā, ārprāts. Labi, paņemsim uz ko? Uz 2 zilbēm. Rā, mā. To var eko noslēgt, to lilā nost. Tur tāds lilā podziņa ir eko. Lilā, hari. Mazliet skaļāk pagriez, ja? Lilā vienkārši nogriez nost un to dzelteno pagriez skaļāk. Otra dzelteno. Hari, jā, super. Un kas notiekās? Viņš iedod viņam rāmu. Pēc kā laika dvēseli atnāk, viņš saka, nu kā? Viņš saka, baigi labi, bet viņš nemaz nedomā samazināt. Kalijūgā vismaz 2 zilbēm jābūt ir. Nemaz nedomā samazināt, lūdzu. Tas ir vēl viens stāsts. Un pats interesantākais, ka mēs sākam pietuvoties Ramajanai pašā, tā mazliet filozofija tātu, jo mums ir Rāmas vārds mazliet jāslavina. Pareiz, bērni? Kas notikās? Klausieties. Narada Munī ir tik unikāls, ka viņš ir piedalījās visās grāmatu tapšanās. Piekritīsiet? Tik unikāla persona, ka viņš visas grāmatas, kas mums ir, viņš visās, izmanot šeit viņš ir tāmeri, bet arī runājot, kad viņš esot tur arī piedalījies. Kāpēc? Pēc, ka Narada Munī bija tas, kas stāstīja, kā viņš jauc Ramajanu. Kam Narada Munī izstāstīja Ramajanu? Valmiki! Narada piedalījās Narada piedalījās visās rotaļās, bet Narada pārsvarā bija tas, ka viņš bija skolotāja lomu ieņēmis. Viņš bija skolotājs. Vienmēr bija kāds skolotājs, kas pastāstīja kādam. Un Narada pats pa sevim, ko nozīmē vārds Narada, kurš atcerās? Nara un hara. Ko nozīmē? Nara nozīmē Narajan, un Dara nozīmē tas, kas citiem stāsta, tas, kas nes Narajanas slavu. Narajan ir tas, kas laik ko dzied? Nāra. Viņš vienmēr dzied Narajan vārdu, viņš vienmēr slavinā, viņš vienmēr visur ir. Un Narada arī šeit atnāk un sāk stāstīt. Ko viņš sāk stāstīt? Valmiki Ramajanu. Viņš sāk stāstīt to, ka tas ir nenormāli svarīgi, un viņš uzstāja, ka Rāma ir Marjāda Purušotam. Marjāda nozīmē to, ka viņš ir godu un taisnīgumu. Rāma atnāca kā godīgumu un taisnīgumu piemērs. Tāpēc ir teikts, ka viņam ir eka, viņam viss ir viens. Viena sieva, viena dārma, viens pienākums, viena valsts, viņam viss ir viens. Viņš bija priekšzīmīgs valdnieks. Priekšzīmīgs valdnieks. Jo pats grūtākais ir saprast, viņš atnāca 3. jūgā, un 3. jūgā ret kuram valdniekam bija viena sieva. Ret kuram valdniekam. Dašaratkam, cik bija sievas, kurš zina? Ko jūs tik pieticīgi? 360 sievas ir aprakstītas Ramajanā. Jā, mēs tikai vienkārši 3 zinām. Es tā gribēju pateikt. Jo valdnieki vienmēr ir mīļākās sievas. Un ir tādas sievas fonā. Saprotiet? Tas nebija tāds parasta, ka mēs te nevaram ne parūpēties, kur pa vienu sievu, mēs pa vienu kaķi nevaram parūpēties. Tāpēc, ja vīrs kāds saka, varēja vairākas sievas, tas saka, tur pa savu blusu biksēs parūpējies. Un tad tu domām pa vairākām sievām, mala princes un uzardies. Bet Rāma, kad atnāca, viņš atnāca kā priekšzīmīgs valdnieks. Viņš nekad nepārkāp savu doto vārdu. Tas nebija Krišna, kas visu laiku melo. Kas atnāca Dvapar jūgā, beigās atnāca un to vien darīja, kā es te kaut ko meloju. Es tā kā neiešu karot. Varbūt tā. Man roka pastidē ar acā izlidoja. Līm notriec. Vai piedod? Es vēl tur kaut ko samelošu, vēl kaut ko samelošu, golpī melošu. Es būšu mīļākais. Jūs zināt, ka Krišna it kā nemaz nebija precējies. Viņš bija mīļākais statusā. Radharāni bija precējies ar Abhimanju. Jūs ziniet to? Ja mēs skatāmies pēc grāmatas. Un tāpēc es brīžiem, kad mammai stāst par Krišnu, viņi nesaprot. Es saku, tā ir tā kā jūsu autoritāte. Es saku, un kāda vēl? Viņi tā kā skatās tā. Un, kad man teica, ka grib 16,100 sievas, viņš tā. Es saku, bet te tur rakstīts, ka viņš katrai uzcēla arī māju. Tas man nepatīk. Saprotiet?
Jums jāsaprot to, ka Rāma bija pilnīgi citā noskaņojumā. Pilnīgi citā. Tas nebija Krišna. Tas nebija tāds, viņš bija tas, kas atnāca. Ko izdarīt, kāpēc Rāma atnāca? Kāds Rāmas mērķis bija? Tamā pants. Яда. Дharmasāga nirvoti bharata abhūtanam. Dharmasāte dātmanā saģāmeham. Kāpēc viņš atnāca? Atjaunot reliģijas principus, dārmu. Lai viņš atjaunot, tāpēc, ka ziniet, cik tajā laikā bija dēmoni saradušies. Jūs pat nespējat iedomāties. Viņi traucēja visiem, visi lūdzās, viņš atbrīvot mūs no šiem dēmoniem. Neviens nebija, un tagad mēs ķersimies klāt pašam stāstam. Lēnāk garā iesim cauri. Jums jāsaprot to, ka Jodha tajā laikā, ko Rāma nebija piedzimis, viņa cieta milzīgas problēmas. Dašarāt, kurš bija unikālākais valdnieks, viņam viena problēma bija kāda? Pārāk liela pieķeršanās dēlam. Vēl nebija bērni. Bet viņam bija milzīga pieķeršanās, bet Jodhas valdniekam Dašaratam viņam nebija dēlu. Viņš nezināja, ko darīt. Un kas notikās? Viņam pačukstēja, Kaikeji pačukstēja. Pačukstēja to, kad klausies uztais Jāgiju. Viņam jādaba atcerieties, tas ir Rišingu, tas puisīts, kas nekad nebija meitenes redzējis, atcerieties. Jā, atceros. Viņš dzīvoja mežā, un viņš nekad nebija sievietes redzējis. Viņam tur no kādas šīvas sēklas vai ko tur izskata vesels tās. Par tam mums ir pastāstīts vairāk nekā es vairs neatceros. Viņš bija mežā, un viņa apbrauc tās kurtizānietes samaņģoja un pārveda, un tad viņš apprecējās ar kaut ko. Un tad viņš taisīja to Jāgiju. Un kad viņš taisīja to Jāgiju, no uguns ārā iznāca Agnī un iedeva ko? Kiru, saldos rīzes valdniekam. Un valdnieks izdalītos starp divām sievām. Viņš iedeva Kaikeji un Kaušalī. Bet viņi skatījās uz trešo sievu, kas bija arī viņam pie tuvākām pietuvinātāja. Kā bija trešā sieva saucās? Sumitra. Un viņas atdeva, katru no savēdiem pusi atdeva viņai. Tāpēc, ka Kaušalī, kas piedzima? Kaušalī, ne. Rāma, kas piedzima Kaikeji? Bharata, un kas piedzima Sumitrai? Šatrūga un Lakšmans. Šatrūga un Lakšmans. Es zinu, ka tu visu zini. Jā, tā man nesaka priekšā, viņi domā. Ļauj viņiem domāt. Un viņiem piedzima dvīņi. Tāpēc, ka viņai bija dubultā deva iegūta. Viņai piedzima dubultā deva. Un kas bija pats interesantākais, Rāma bija nenormāli pieķēries Lakšmanam. Jūs lasat visu caur šis brāļu mīlestību, tur tāds piemērs ir brāļu mīlestībā. Vai ko jūs lasat par Rāmu un Lakšmanu, tur tāda mīlestība ir. Un Bharata bija nenormāli pieķēries, Bharata nenormāli bija pieķēries kam Šatrugnam. Viņi bija nešķirām visu laiku. Viņi bija tā pieķērušies, ka nevarēja neko. Viņš pat negāja gulēt, Rāma aprakstīts, ka Rāma pat negāja gulēt, Lakšmans blakus nebija. Mēs kā brāļu mīlestība. Es vienmēr skatos, ka bērniem ir tāda mīlestība, ka viņi kopā guļ un visu kopā ir gatavi darīt. Mazgāties vannā, visur iet kopā. Ja tā draudzība tā attīstās, tāpat kā jums ir brāļu mīlestība. Auster, tev ir tāda mīlestība par brāli? Drusciņi ir. Negribās laik būt kopā, jā? Nu tā, tāds diezgan dīvains brīžam, vai ne? Nu redziet, bet mēs lasām par Rāmu un Lakšmanu, tur ir tīri mīlestība. Un kas notiekās tālāk? Viņiem piedzims bērni, un pēkšņi Rāmas rotais bērnības ļoti maz aprakstīts. Cik mēs esam meklējuši, viņas pēkšņi maz ir aprakstīts. Viņš sākās, jā, viņš tur apmācījās, pie Vasišķis apmācījās, tur vispārējais kaut kāds bija baigais, tur šāva ļoti labi visu kaut ko, bet nekas nav rakstīts kā par Krišnu un Gaurangu. Bērnības rotais ļoti minimāli aprakstīts. Un te pēkšņi 16 gadu, Rāmam 14, 16, kā kur minēts, pie viņa atnāk Višvāmitra. Un viņš atnāk, un tā, ka pie valdnieka tas skats jums jāiztēlojās, kāpēc Rāmajana ir nenormālākā drāma. Vot, kad ir Ramayana Indijā, visi raud. Jo tas ir beidīgākais mīlestāsts pasaulē. Mēs ceram, ka līdz viņa beigām mēs tiksim šim stāstam. Bet vēl viņš ir tik beidīgs, kāpēc? Jo tēvs, šis notiekās sākums rotļē šīs bēdas, pamatīgākās sāpes. Jo visa Rāmas lila ir sāpes milzīgais. Un kas notiekās? Atnāk Višvāmirta un saka,
viņš atnāk uz valsts, viņš pakanās, valdnieks dažādi pakanās un saka, ko tu vēlēsi manim prasa, ko gribas piepildīs, jebkur tev vēl. Viņš saka, jā, labi. Viņi tur pārunājās, visu viņš pārvalda, kā valdnieks pārvalda, visu, un viņš iet prom, viņš saka, man viens lūgums ir. Klausies, vari aizdot Rāmu un Lakšmanu. Tā kā valdnieks dažādi atot dzirdēja aprakstīt, viņš noģība. Viņš pilnīgi, viņš ir kā un nokrīt. Viņš ir kā tas ir, ka tu man prasi dārgāk, un man nekas dārgāks nav par Rāmu un Lakšanu. Par maniem dēliem man nekas dārgāks nav. Prasi jebko, ņem valsti manu. Ņem viss, kas ņem. Bet neprasi man Rāmu atdot. Un kas notiekās? Viņš saka, nē, es nādošu. Un pēkšņi, stop, Vasištā atskrien gudrais padomnieks. Galma karaļa padomnieks. Viņš atskrien, viņš saka, paga, davai nestarp karstu. Jo tu neiepriecināsi Višvāmritu, varbūt problēmas sākos. Tāpēc, ka Brahmans jāiepriecinās. Ja Brahmans nedod svētībā, ja Brahmans, kā viņi tauca, netiek apmierināts, kas notiekās, ķibeles sākās ģimenē. Tāpēc Brahmans vienmēr jāiepriecinās. Un kas notiekās? Viņš dod viņam savu dēlu, jo Višvāmrita ir apsolīts, ka es iedošu 2 lietas. Es piepildīšu, es viņam iemācīšu 2 lietas, viņš saņems svētību, un es viņam iedošu 2 ieročus. Tamā kādas ieročus? Bala un atibala. Pasaka skaļāk. Bala un atibala. Vai jūs zināt, ko nozīmē bala un atibala? To, ko Tamāls domāja. Bala nozīmē, ko Tamāl? Nepateikšu. Bala nozīmē ne tikai spēks, bala nozīmē tas, kas spēs kontrolēt ēšanu. Višvāmritim iedeva ieroci tādu. Miegu. Jā, un atibala, ko nozīmē? Tu teici man patās. Miegu. Un atibala nozīmē, ka tu spēs kontrolēt miegu. Es iedošu 2 ieročus. Bala un atibala. Un Vasišta saka, dažādi viņš, tas tev ļoti noderēs. Tas Rāmam ļoti noderēs dzīvē, tāpēc obligāti ļauj viņam iet līdzi. Un viņš aiziet līdzi. Viņš saņem 2 mistiskos ieročus un viss. Viņš aiziet līdz, valdnieks piekrīt, viss, bet milzīgākajās sāpēs viņš piekrīt. Raudoši viņš ieprom, viņš atskatās un viss pāries, viņš milzīgi raud. Milzīgi, viņam ir parās problēma. Un pirmais dēmons, jūs atceraties, kad Višvāmrita taisīja jāgi, pirmais dēmons parādījās kas? Daži saka tataka, daži saka taraka. Kā pareizi ir? Tataka. Tamāl saka tataka. Jāpiekrīt Brahmanam. Ieradās milzīgi dēmonietis, jo ko viņi dzirdēja? Tā, kad Subahu un visiem mazie dēmoni, viņi nāk tur traucēja jāgi veikt Višvāmritu, viņi traucēja jāgi. Un kā viņi traucēja jāgi? Spēt iedomāties? Tas nav tā, ka mums jāgi bērni šeit traucē. Vai tur kāds bombas pa logu iekrīt iekšā vai kaut kas vēl. Un tāda dēļ. Ziniet, kā tie dēmoni traucēja jāgijā? Viņi lidoja augšā un kakāja virsū un čurāja tajās vietās, kur jāgastājas nopietni. Piegānīja. Meta kaulus virsū Brahmanim. Vienmēr līdz kaulus met virsū. Uzmet virsū, paņem uzčurā virsū. Ne, un vēl akmeņus. Un akmeņus met virsū, tas ir mazākais dēls. Un metālus. Un metāls visu kaut ko. Un iedomājies, un čipšus, jā. Kokus. Un kokus, jā. Met virsū, iedomājies. Un kas notiekās? Problēmas sākās. Un tā, kad viņi sāka mest Rāma, ko darīja? Viņš atvilka loku un nospriegoja to striķi vai saru. Un, ko viņš uztaisīja to skaņu, dzin, tā skaņa tā izskrēja pa mežiem, kad tataka pamodās. Tā ir milzīga dēmonietis, milzīga sieviete, kurai bija mistisks spējas. Runājot, ka viņa bija kā sauc raganu? Putanas klana. Viņa esmu bijusi no Putanas klana kaut kur. Sieviete dēmons, milzīga. Un viņai bija mistiskā spējas aprakstīts Ramanā. Viņa varēja mainīt jebkuru formu. Un viņi arī pieņemt jebkuru izskatu, viņi bija neredzama. Viņi arī mācīja lidot, viņi bija neredzama. Puteni arī mācīja lidot. Un arī puteni mācīja. Jā, pabeigšu. Un viņi bija tādi mistiskie spēji, ka mūsu Marvel, Iron Man, Spidermans vīrieši zeķbiksēs nestāv līdzi. Vispārībā nav tuvu tam. Spējat iedomāties? Nu kādas viņam spējas bija? Spidermans neviens nestāvēja blakus. Neviens. Pat Schwarzeneggers Terminators nestāv blakus. Un pat Bruce Lee nav blakus nestāvē. Viņi bija tik varens, spēt iedomāties. Un kas notiekās? Rāme viņai šauj, bet neko nedara. Un viņi cīnās, un Višvāmrita atnāk, viņš saka, kāpēc tu necīnies nomā? Viņš tāds, kur problēma? Kāpēc viņš nevarēja nogalināt? Sieviete! Viņš saka, kurš sievietēm šauj?
kāpēc tā kā mums sievietes armijā sūta? Paši man grib iet izrādās. Tajā laikā pat dēmonētas nenogalināja. Ja domājaties? Pat nenogalināja, kad viņi bija dēmonieti. Un ko viņš dara? Rāmu paņem, saka, labi, viņš Amrita dod zaļo gaisu, un ko viņš paņem bultām? Zlārts! Nošauj viņai rokas nost. Nocērt. Rokas nocērt nost. Un viņš skatās uz Lakšmanu un saka, Lakšman, tu pabeidz pārējo. Lakšmans ko darīja? Lakšmanam viens netikums izrādās. Viņam patīk šaut nost ausis un deguni. Un ko viņš izdara? Tatakai arī nošauja roku, nošauja ausis nost un deguni nošauja. Mēs pēc tam zināsim vēl vienu stāstu, kur viņš to izdarīja. Viņš nošauja, bet viņi it kā pēc tam Rāmu paņem viņu nogalina beigās arī. Un pēc tam parādās vēl 2 dēmoni. Atceries, parādās vēl 2 dēmoni. Kamā kāds sauca? Mariči un Subahu. Mariči parādās un Subahu. Subahu ļoti ātri tiek nogalināts. Man vēl paskaties, man tad izkustināja to kameru. Paskaties, viss kārtībā. Ja? Un tad atnāk Mariči un Subahu. Mariči ļoti ātri tiek Subahu tiek ļoti ātri nogalināts, bet Mariči netiek nogalināts. Kāpēc? Tāpēc, ka Mariči Rāms zināja, ka viņam ar rotaļās vēl būs jāpiedalās tam dēmonam. Jo viņš bija burvs milzīgs. Viņš bija milzīgs burvs. Un viņš paņēma bultu un neuzlika galā asmeni iešā Mariči, kas aizlidoja tur 100 km attālumu, aizlidoja un iekrita ūdenī. Viņš zināja, ka viņam būs vēl vairāk izrādās. Viņš iekrita ūdenī, palika dzīves. Nākamais, kas notiekās, Višvamrita saņem uzaicinājumu. Viņš jau bija kopā, Višvamrita, ko bija kopā ar Rāmu un Lakšmanu, viņš saņem uzaicinājumu uz kurien? Pie Džanakas uz pili. Jo jānotiekās ir kam? Svajam varas ceremonijai. Sītai ir jāizvēlās kas? Rāma. Vīrs īstenībā. Nesaka, ka tas būtu loģiski, kāds ir sīta bez Rāma. Bet viņai jāizvēlās vīrs ir. Viņa aiziet uz turi, un tur Rāminā ļoti interesanti detaļi, kā tika aprakstīti. Višvamrita aizgāja, un Lakšmans un Rāms staigājās apkārt un iegāja parkā vienā. Iegāja parkā, un tur viss kalponīts, klausies, tur atnāca tāds džigits, tik skaists kaut kas tur, kas tas varētu būt? Un Rāma tur Lakšmans staigājās, un pēkšņi Rāma ierauga sītu. Rāma vienkārši mutu vaļā atvērs, viņš saka, tur brahma ir viss skaistuma pasaules ielicis vienā būtnē. Un tur normāli skaists apraksts, bijis lapas pa sirdi, bet es neiedziļināšos, lai vīrieši nepamet savas sievas un vispārējais. Bet tur vienkārši tik smalki tiek aprakstīt, kāda viņi izskatās un kā Rāma pa viņu domā. Un zini, kas notiekās Rāmam galvā, Rāmam paliek kauns. Rāma saka, bet es tā, ka esmu brahmačarijs. Es tā, ka esmu mūks, un viņam ir brahmačari periods, 16 gadu, viņam jāstāj, viņš kā tas ir, es te vienu acu siekalojos, aptuveni skatos, Rāma nesiekalojos, piedodiet Rāma, es tā nedomāju, bet viņš vienkārši vienu acu skatās tā. Nāciet droši iekšā, te vietas ir. Liek, tev pat krēslis ir. Droši apsēties. Un iedomājies, un Rāma skatās, viņš ir kauns, viņš ir kā es tā drīkst, es tā brahmačarīs mūks esmu, kā es tā skatos uz sievietēm. Un zini, ko Lakšmans pasaka? Lakšmans saka, klausies, kšatrijs nevar iemīlēties sievietē, kas viņam nepienākās. Ja kšatrijs ievēro visu dārmu, aprakstīs 9. dziedām, man liekas, slavenam valniekam, Nambras vārdu, kas viņam bija aprakstīts, tu nevar iemīlēties sievietē, kas tev nepienākās. Kšatrijs dzīvo perfekti. Kšatrijs, kas ievēro dārmu, viņš nevar iemīlēties neīstā sievietē. Čik tātad viņi to pienākās, Lakšmans saka. Lakšmans saka, nepārdzīvot, tā notiek tavu sievieti. Sīta, ka ieraudzīja Rāmu, viņš teica, es gribu šito te pa vīru. Mācties sievietes. Ja sieviete uzmeditē uz kādu vīrieti, ka tas ir viņējais, puiši, jūs tad iekrituši. Tāpēc tas mīts, ka vīrietis izvēlās sievieti, ir diezgan liels pareizi. Jūs ziniet, kurš izvēlējās, kuru. Bet lai turpina domāt vīrieši, kad viņi izvēlējās. Tātad. Kas notiekās tālāk? Sīta nenormāli, viņai sirds pat bļāva aprakstīts, ka viņi tā gribēja būt kopā. Un kas notiekās? Viņi ieraug viens otru un jau pirmās simpātijas. Pēc tam viņi aiziet uz to pili, un Džanaka pavēl 300 cilvēkiem atneš šivas roku to lielo. 300 cilvēki atstiep to šivas roku, atstum, pat nesviņ, atvilka. Jo neviens viņu pacelt nevar, arī tikai atvilkt. Viņi atvilk tie 300 cilvēki atvilk un viss. Un tad
Sītas sirdī un Džanakas sirdī tās ieradās. Viņi jau visi saprata, arī Džanaka ieraudzīja Rāmu. Viņš reiz teica, pats es gribēju būt mans notīčs. Varbūt atceram visus tos noteikumus, bet nedrīkst. Un Sīta sēž domā, pats man tēvs muļķis, ko viņš izdomājis, ir kāds noteikums un viss pārējais. Jo visi nāca valdnieki, neviens nevarēja pacelt, neviens. Jūs ziniet, kas vēl tur bija ieradies? Ne tikai Džanārdan bija atnācis, ne tikai vēl pāris vīrieši bija atnākuši, bet Rāman bija atnācis pat. Rāman bija atnācis un nevarēja neko izdarīt. Runāts, ka viņš mazliet bija pacēls. Bet pēc tam kaut kas cits nesanāca. Viņš un Sīta saprata, neviens nevar pacelt. Un kas notikās? Viņš redzēja, un pēkšņi Džanaka teica, vai tiešām šeit nav neviens valdnieks, kas var pacelt. Un tāpēc, kad Rāmam un Lakšmanam nebija dots komandas to darīt. Lakšmanam iekšā sāk burbuļot uguns. Viņš kā neviens kšatrijs nav. Kā šeit nav neviens kšatrijs? Mēs pārstāvam Ragu dinastiju, mēs esam īstākie kšatriji. Viņš iekšā kūp. Un viņš nevar izturēt, viņš sāk iebļaujās. Kā šeit nav valdnieku? Un viņš Amri saka, mieru. Un Lakšmans paskatījās uz Višvamri, un Višvamri paskatījās uz Rāmu un deva zaļo gaismu. Tu var iet. Rāma tāds, labi. 16-gadīgs puika. 16-gadīgs puikas, viņš aiziet, viņš paceļ loku. Un ko viņš tālāk izdara? Viņš arī nospriego. Un ko viņš vēl pēc tam izdara? Salauž loku. Kāpēc? Ko? Kāpēc viņš salauž loku? Tāpēc, ka bērnībā, jūs ziniet, bija maz problēma. Džanaka bērnībā redzēja, viņam sloks stāvēja, viņam tika uzdāvināts šis sloks, Džanakam stāvēja, tu istabā uz godu piedestāls. Un tā, ka Sīta bija maziņa, vienkārši viņi tur spēlējās, tīri istaba, un Sīta vienkārši paņēma to loku, vienu roku pacēla, notīri apakšā putekļus un ielika vietā. Tā, ka Džanaka to redzēja, viņš tā. Viņš saprata, ka vīram jābūt pārākam par sievu, pareizi. Varbūt jūs esat redzējuši, ka labi, mums šeit nav nekad, kad sieva ir pārāk pa vīru. Kali jogā tā nav, ir īpaši Maskačkā. Kad jo tur nevar būt, bet tajos laikos sieva nevarēja būt pārāk pa vīru un Džanaka. Jāizdomā, bija kaut kas pārāks. Un tāpēc Rāma to zināja, viņš paņēma tulku un vēl zlakts salauz. Lai redzētu, ka viņš ir tomēr mužiks. Viņš savu sievu vedīs. Un viss salūst tas loks. Un tur un tas stāsts turpinās kā, kad uzreiz viss, kad tur Rāma pacēla to loku, viss kārtībā, viss bija priecīgs, Sīta uzreiz vienkārši dzība. Un kas notikās tālāk? Sīta uzreiz nopriecājās un notikās tālāk nenormāli rotaļi. Nenormāli skaisti rotaļi, viena manām mīļākām rotaļām, kas tiek aprakstīts. Sadarināšanās veidiskajos laikos kā izskatās? Kurš atcerās? Nebija sadarināšanās gredzens Parīzē, pie Eifeļa torņa, vīrietis uz ceļgaļa krīt un viss. Veidiskajos laikos tīpaši, kad bija tīpaši 3. jūgā, kad bija kungs Rāma, nekad nepaklanījās vīrieši, tu nekad nepaklanījās sievietēm, tas nebija pieņemams vispār, tas bija pazemojoši. Tas nekad nenotikās. Tas laikmets bija pilnīgi savādāks. Tagad vīrieši katru reizi pēc piekdienas, sestdienas tusiņas laika klanās savām sievietēm. Piedod, es vairs tā nedarīšu, es mainīšos un kaut ko vēl, bet vapar jūgā, 3. jūgā, 4. jūgā nebija tāda piemēra, nebija tāda deģenerāta, piedodiet, es par sevīm runāju. Un kas notiekās? Sadarināšanās veidiskā laikā bija, kad ziedvītni uzliek. Kad sievieti uzliek ziedvītni, tā skaitās sadarināšanās. Un Sītai bija jāuzliek ziedvītni, bet tikai viena maza problēma bija. Ziniet kāda? Sītai bija iesākusies Satvika bāva. Satika viens no bāvām, viena no bāvas pazīmēm. Bakteris Amrits Indū mācās, jums tagad būtu jāzina. Kādas tos Satvikas bāvas pazīmes? Jā, gribās braukt uz ķeipeni, taisīt kūks. Viena no Satvikas bāvas pazīmēm. Bet viena no bāvas pazīmēm ir, ka cilvēks nespēja kontrolēt savu ķermeni. Viņš nevar normāli noiet. Mums Kačkā ir cits iemesls, kāpēc nevar noiet, bet ne. Labi. Sīta nevar noiet, viņa nevar taisi noiet. Viņa jāiet ir Rāmam. Jāuzliek ziedvīt, bet viņa nevar uzlikt. Viņa man džārī plaks, viņas kalponīts tur.
Jo viņa ir bāvas, viņa ekstāzi pilnīgi domā jau par Rāmu iegrimus pilnīgi čavi. Un kas notiekās, nevar saprast, ko darīt. Ja viņai viss skatās, tad tūkstošiem cilvēku skatās, un citādi staigā apkārt. Un viņi saka, viņi mazām kalpūnītēm tā kā liek, tā kā kaut kā palīdz noturēt, viņi rokām uzliek. Problēma stāv Rāmu, viņš ir garāks augumā, viņam trons vēl milzīgs uz galvas, un nevar uzlikt. Un veidiskā kultūrā, kā es mums tam stāstīju, pieņemts ir, kad vīrietis neklinās sievietē, viņš neliec sievietes priekšā galvu. Un nevar uzkārt, un tāda, ziniet, tāda pauza, ko darīt. Lakšmans reiz jums jāsaprot, ir kurās līlās, visi, kas ir blakus Krišnam, Rāmam, nezinu, tur ir kur Gaurangam, viņi to rotaļu padara interesantāk un padara tādu spēcīgāk. Un kas notiekās? Lakšmans redzot situāciju, viņš ko uzreiz dara? Lakšmans paklanās uzreiz fiks Rāmam. Jūs ziniet, kad jaunākais klanās vecākam, kas notikās, viņam jāuzrāda cieņa kādā veidā, viņš mēģina pacelt augšā. Un tajā mirklī, kad Lakšmans paklanās un Rāmiņu ceļ augšā, Manģārī Fuks uzmet ziedvīti viņam virsū. Un viss bļauj, Arīvol! Arīvol! Viss, viņi sadarbinājušies, viņi principā ir apprecējušies. Viss. Notiekās šī skaistā rotaļa, kad uzmet virsū. Un viss, un sākās šis skaistais, viss bļauj, džai. Un viss, tad viņi precēsies. Viņš Lambertis sēž, viņš klausies. Mums nebija māsa viņai, jaunākā sītē. Ir viņa saka, Urmila, davai Lakšmanam atdodam. Viņš saka, tev brālim, Džanaki, vēl 2 meitas. Kā tās 2 meitas tamāli sauc? Mandevi un Šuta Kirti. Šuta Kirti un Mandevi, jā. Un kas notiek? Viņš saka, davai viņas ar aprecam, pasauc Baratu un Šatrūgu Narustējien. Un apbrauc arī Dašarata. Un tur bija 4 kāzas uzreiz notikās. Nu, tur bija tādas kāzas tusiņš, mēs pat iedomāties nevaram teik aprakstīt, cik tu bija 12 dienas, vai cik tu bija, vai pat 2 mēneši nebija tā, man atceries? Nu, ilgāk noteikti nekā mūsējās. 2 mēneši. 2 mēneši. Nu, noteikti ilgāk nekā mēs, kad paņemam uz 3 naktīm viesmājas parasti. Noteikti krietni ilgāk, un noteikti krietni skaistāk un krāšņāk, tur bija aprakstīts viss. Nākamais stāsts, viņi atbrauc apakaļ uz Ajotku, viņi visi sagaida. Nākamais sākās atkal drāma. Atcerieties, visu laiku drāma ir Ramajanā, visu laiku šīs rotaļas, tam mēs neatslāp, lai sirds visu laiku būtu tā, sāpēs. Dašarata paskatās, Rāmas tēvs paskatās astroloģisko karti, viņš aiziet pie Paula kundziņa, uzraksta Paula kundziņa, klausies, kas man tur kartē notiekās astroloģiskajā. Viņš paskatās, Pauls saka, klausies, nebūs labi. Dzīve beidzās, apgriežās. Viņš saka, viss jākronē Rāma ir. Viņš viss saka, Rāma jākronē ir. Viņš nolēms ir nākamā dienā paziņo visiem, kad notiks Rāmas kronēšanas ceremonija. Un pēkšņi par to uzzina viena būtne, kas dekurs principā arī viens no iemesliem, viss šī skaistā rotaļa notikās. Kā viņa sauc? Mantarā. Pēkšņi parādās visā rotaļā Kaikei kalpona, Mantara. Un valdniecei Kaikei bija kalpona un arī tā auka, kas visu mūžīm bija kopā. Viņa pat arī attēlo Tamala multinē tādu vecu tandiņu. Tur staigi apkārt. Viņa pat bija dusmīga seja, viņa pat skatījās uz mani. Jā, kad uz Tamalu skatījās, viņa pat bija dusmīgi izrādās. Viņš visu pamanīs. Un kas notiekās tālāk? Un es redzēju, ka viņa arī skatās uz visu āmetru. Jā, un viņai bija ļoti svarīgi saprast, ka Mantarai no bērnības bija naids uz Rāmu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs nevaram biedroties ar cilvēkiem, kuram sirdī ir naids kaut kāds. Mēs saslimsim ar viņu. Bet uzmanīgi klausieties. Kaikei bija viena problēma, tā kā Mantarai bija viena maza problēma. Viņa nenormāli mīlēja Kaikei un ļoti mīlēja Kaikei dēlu, Baratu. Viņa uztvēla sev kā savu mazdēlu. Un visa bērnība tika pavadīta kā slavinot Rāma un Barata. Otrā plāna aktieri, ziniet, vai kā grupā parasti saka, neviens buņģieri nepamana. Visi iemīlās solistā, vai kur, bet buņģieris tu kaut kur fonā. Viņš pat var nebūt vai nomainīties. Un viņš bija buņģieris. Nekad neviens nepievērs uzmanību, ka Keitas ļoti, man tāpēc ļoti nepatikās. Bet bija vēl mazs iemesls. Aprakstīts. Tas ir vairāk Tamil Nadu Ramajanā rakstīts, ir, kāpēc Mantara bija tā nepatikās. Tāpēc, ka reiz bērnībā Rāms spēlējoties, viņš spēlējās ar koku bumbiņu.
Un Mantarai tā nepatika Rāma visur lien pa priekšu. Viņš paņēma viņai to, tādu spēlību bērniem ar koku dzenā bumbiņu. Viņš paņēma, Mantarai paņēma to bumbiņu Rāmam un aizmet prom dusmās. Un Rāma bija mazs kocīgs, viņš piegāja klātā, arī Mantarai pa kāju iesit ritīgi. Tāpēc Mantarai visu mūžu bija kliba. Viņš laiku kliboja. Un tāpēc viņi visu mūžu atcerās, ko Rāma viņai izdarīja. Bet vēl citā Ramajanā, Tulsīdāsam Ramajanā, kā viņam ir? Ramachandrika? Ramachandra. Nē, tur bija nosaukums, Ramachandrika kaut kāds tur nosaukums. Tulsīdāsam tajā Ramajanā, viņam aprakstīts ir, kas bija Mantara iepriekšējā dzīvē. Jo kas gan stāst Ramajam bez iepriekšējām dzīvēm, pareizi? Tie, kas Mahabharata ir skatījušies, tur nevar tā normāli vienu sižetu uztaisīt, tur ir 3 sižeti paralēli. Kas bija iepriekšējā dzīvē, kas bija iepriekšējā dzīvē, kas tu bija garīgā pasaulē, vēl tur pēkšņi sāk stāstīt, un tev ir galva jau uzsprāgus no tā visa. Un Mantara, interesanti, ka viņa iepriekšējā dzīvē bija debesu briedis. Viņa dzīve augstākās planētās bija interesanti. Viņa bija nonākusi lejā, un Kaikeji tēvs viņa medībā sašāva. Kā viņa ko sašāva viņas briedi, nevis Mantara, bet viņas dēls sašāva Mantaras. Un kas notikās? Viņš sašāva un skatījās, un Mantara kā briedenīte mammiņa atskarēja un teica, es to izvilkt ārā būtu, un es sadziediešu savu dēlu. Un valdnieks, Kaikeji tēvs, pateica nē. Un viņš paņēma nogalināja gan to dēlu, gan to pašu briedu mammu, Mantara nogalināja. Un Mantara pirms nāvas nolādē viņu pasakot, es būs iemesls, kāpēc tavai meitai nomirs vīrs. Un Kaikeji nomira kas? Vīrs Dašarata. Un viņa bija iemesls tam. Tas bija lāsts īstenībā. Dašaratam ir vēl viens lāsts. Bet līdz tam mēs tiksim. Bet jāsaprot to, ka Mantarai bija saindēts prāts. Tāpēc nekad mūžā nebiedrojoties ar cilvēkiem, kas kritizē. Jums saindēsies prāts, un jums labākās domas ir pārvērsties par ko par indi. Un tāpēc Mantara aiziet tajā svēku priekšvakarā, Kaikeji priecājās arī, ka Rāma kronēs. Un viņš klausies, ko tavs dēls darīs? Viņš atkal būs tikai bundzinieks, tikai otrā plāna aktieris. Kāpēc nevēlsam dēlam vairāk, un viņi sāk indēt viņiem prātu? Indē prātu, un Kaikeji saka, jā, tiešām! Es gribu, mans dēls būtu valdnieks, viņi notic, viņi saka, un kā tu to var izdarīt, viņi pat plānu viņam iesaka. Tu atceries, tev bija 2 vēlēšanās. Kaikeji bija 2 vēlēšanās. Atcerieties, kā viņi tika pie tām vēlēšanās? Tieši atcerās stāst. Jā, cīņa kopā ar savu līdzi. Ne tikai izglāba. Kaikeji bija saņemta svētība, bija saņēma no Gasta Munijas svētību. Par šito stāstu es vēl pameklēšu, nebija aizvakar laiks sameklēt. Un kas notiekās? Kaikeji bija svētība to, ka viņai roka būs tik ciets kā dimants. Viņai bija nemāli spēcīga roka. Un tagad reiz, tāpēc, ka Kaikeji bija mīļākā sieva Dašarata, viņai bija mīļākā sieva tā. Viņš viņai bija pieķēries, nenormāli pieķēries. Un viņš viņam pat uz kauju bija paņēmis līdz pieķēries, tā bija pieķēries. Un reiz kaujā bija tāda kauja, ka nevarēja saprast, kas notiksies, un to viņa būs, un Dašarata bija piekus, un viņam rats noplīs karietei. Un viņam bija sašaucas te kučieris vēl, un Kaikeji uzņēmās vadību tikai kā kučieris, viņi nolec no ratiem un sataisīja karieti. Ziniet, kā viņi sataisīja karieti? Sievietes klausaties, ko nozīmē kalpot vīram. Viņi iebāza savu pirkstu, un uz savu pirkstu turēja ratu. Iekšā, kā sauc to, ko liek iekšā? Viņi bija pirksti izmantoja kā asi. Viņi turēja visu kaujas lauku, kamēr Dašarata visu tur iznīcināja. Un tā, kad tas viss tika iznīcināts, kā sievietes kalpoja vēdiskajos laikos. Un iedomājam, kas notiekās tālāk, Dašarata vinēja to cīņu, viņš saka, savas sievietes piepildīšu, jebkuru 2 savas vēlēšanās. Un te notiekās interesantākais. Mantara saindē prātu Kaikeji aiziet pie valdnieku, valdnieks priecīgs. Kas notiekās valdnieks priecīgs? Atnāk Kaikeji un saka, forši, bet es gribētu piepildīt 2 manas vēlēšanās. Viņš kaut vai 100. Saka, ko tu vēlēs? Un viņi pasaka 2 vēlēšanās, atcerieties. Pirmais, lai Barat, mans dēls, būtu valdnieks, un otr, lai es 14 gadiem izsūtītu trimdā.
Bet ir viena maz nianses. Es jums savu stāstu, man liekas, kaut kad arī par tiem tiek pandaviem. Ir viena maz nianses. Šajā stāstā divās vietās, cik esam atrast, divās vietās pati Sarasvatī parādās. Iesaistās līlās. Un Sarasvatī, kā iesaistījās šajā līlā? Sarasvatī atbild par ko? Par gudrību un par runu. Sarasvatī tāpēc godina, lai būtu skaista runa, lai būtu labs merkurs. Un kas notiekās? Sarasvatī pēkšņi parādījās Kaikeji uz mēles. Kādā veidā? Kaikeji atnāca pateica, ka Barat būs valdnieks. Dašara piekrīt, bet viņš negrib, tur mēs neiesim detaļās. Un otrs ļoti svarīga lieta. Ir aprakstīts, Darma šāstā ļoti svarīgi rakstīts, ko zināja. Ja 14 gadus valdnieks valda, tad viņš valdīs visu mūžu. Redzēt, piepildās arī Kalijugā. Esat pamanījuši? Tie, kas 14 gadiem ilgāk valda, tie paliek. Mums ir daudz piemēru, kas ir diktatori dažādās valstīs. Viņus nevar dabūt vairs nost. Ilgāk par 14 gadiem viņi būs, kamēr nogulās vai viss. Un viņš zināja, ja Rām tiks izsūtīts uz 14 gadiem, ir otrs likums. Ja 14 gadus valdnieks nav bijis, viņš pēc tam nekad nevar būt valdnieks. 14 gadus, ja viņš nav bijis valstī un valdīts, viņš nevar būt. Tāpēc pateica 14 gadus. Tas nav tāpat pateikts. Un kas notikās? Tā kā Kaikeji teica, Kaikeji bija jāsaka, principā viņai bija jāsaka 4 daša varšanī, viņai bija jāsaka 14. Un tā kā viņa gribēja pateikt 14, viņa pateica nava pančaka varšanī. Viņa pateica 9 gadus plus 5 gadus. Un tad sanāk to, kad viņš Rāmu nelauž likumu, viņa bija 9 gadus jau plus 5, nevis 14. Sanāk kopā salikts. Jo viņš bija pa laiku tur parādījās, tur tāda maz detaļa būs, bet parādās to, ka viņš var palikt. Un tajā mirklī uznāca uz mēles, kas Sarasvatī, un iztraucēja runu. Keita, ka nesaprata, kas notikās, bet jā, pateikts ir. Un tajā mirklī, kas notiekās, valdnieks nokrīt uz zemes. Valdnieks nokrīt, un viņš viss, principā, man dzīve beigusies. Viņš prasa man jebko citu. Bet viņš piekrīt beigās, bez detaļām. Ļoti smaga drāma, redzēja, kā tēvs cieši. Viņš pasauc Rāmu. Rāma atnāk, un viņš saka, kas vains, kāpēc tēvs zemē guļ? Kas viņam vains? Keijs saka, viņš saka, tavs tēvs guļ zemē, un viņš gulēs, neēdīs un gulēs zemē, kamēr tu aizies uz mežu uz 14 gadiem. Rāma saka, labi, kādas problēmas? Tā ir vēl viena īpašība, kas jāiemācās. Rāma nebija pieķēries. Rāma nebija pieķēries. Ne titulam, ne tai visai bagātībai, visam viņš nebija pieķēries. Viņš mierīgi aiziet prom. Viņš labi, kāds problēmas? Galvenais, lai manam tēvam ir labi. Viņš uzsver galvenais, lai mans tēvs ir priecīgs. Un viņš pildīja savu ekadarmu, viņš pildīja savu darbu kā piemērs. Viņam tēvs pateica, jā, ir prom, viņš iet prom. Viss, viņš ļoti interesants sakas, citāts ir. Ja mans tēvs, klausies ļoti uzmanīgi, Rāmas reakcijas to bija. Ja mans tēvs pateiks, lai es lecu ugunī, vai izdzeru indi, vai noslīgst ūdenī, es to izdarīšu uzreiz. Saprotiet? Es izpildīšu darmu, tāpēc, kad man jākalpo savam tēvam kā dēlam. Tā ir mana darma. Un tas ir aprakstīts, ka mums guru un tēvam jāpild ir neskatoties no ko. Bet problēma ir tāda, tik līdz Rāma iet prom, Sīta arī iet prom. Un visi skatās to skatu, visi, kad Rāma iet prom, kad Rāma aiziet pie Sīta redz, ka kaut kas nav kārtībā. Un Rāma saka, es iešu uz mežu 14 gadiem. Un tu mierīgi var palikt šeit. Bet viņi nevar aiziet prom. Viņi Sīta saka, nē, es iešu ar kopā ar tevīm. Bet Sītai problēma, tā, kad Rāma gāja prom, viņam iedeva veselu apģērbu, pat viņam iedeva. Viņam iedeva tā kā no zariem kaut kā tā kā apģērbu iedotu. Saucās Valkalina vastra. Apģērbs, kas veidots no koku mizām. Tā kā kādam varbūt idejas trūks kādu brendu Latvijā ieviest. Jūs varat uztaisīt apģērbu līniju Valkalini vastra. Varbūt ķēperingu uztaisīt. No bērs tāsēm apģērbi sašūt apakšbiks un viss tā. Fenomenāls brands. Es domāju, top brands būs. Mierīgi varat iedvesmoties jaunam latviešu beidam un pat iededzināt Made in Latviju. Nav problēmas, ir brīva niša. Un Rāma saka, es kļūšu par bambās. Bambās nozīmē, es būšu meža iemītnieks.
Es kļūšu pa bambāsī. Man vienkārši šis jāiet mežā un sīci, kas arī iešu. Bet dzirdot Rāmu, no vienas puses priecājos, no otras puses bēdājot. Viņš mīļāk katru savu smalko ķermeni reiz uzlūk tās bēras tās. Un viņi mēģina uzlūkt, viņai nesanāk. Un Rāma saka, atstāja zīda apģēbas apakšā. Un rotslietas, sīti var jāstāv, zināt, sītē palika rotslietas. Viņš uzlūk, ja tev zīda apģēba virsū tās bēras tās. Skats vienkārši fantastis iedomājas. Un kas notiekās? Sākās milzīgi problēma. Un tagad, kā viņi tauc, Rāma tiek izsūtīts ārā pēdējā sarunā, Rāma pasauc visus savus 3 mātes. Viņam pilnīgi nekāds aizvainojums nav. Viņam pilnīgi nekāds aizvainojums, ka Keja iedošu apģērbu, viņam tu viss pāries un koku mizām viss. Un dažā paliek tik bēdīgs, ka viss ir. Un Keja ar saviem vārdiem sadusmo visus cilvēkus apkārt. Un viņi vienkārši pasaka tik asas vārdas, ka viss paliek tik nikni un vienkārši grib Keju pat nogalināt. Ja viņi tādas vārdas pateica, ka viņš ātrāk ķinās prom, ko viņš tad dara, mans dēls Barat būs labāks un viss. Bet Rāma to pilnīgi mierīgi pieņem. Rāma pilnīgi mierīgi saka, džai, viss kārtībā. Vispār. Nekādas problēmas nav. Un kas notiekās? Lakšmans arī saka, es nevaru bez savu brāli prom. Un tur aprakstīts, ka Rāma bija bēdīgs un Rāma bija priecīgs. Tad, kad viņš redzēja, viņš neko nesako, zināt, mazākā problēma ir tāda, ka ir ļoti grūti nolasīt īstenībā, ko pat mūsu guru grib. Ja brīžam guru saka vien, bet viņš domā kaut ko citu, un tev jānos, ko viņš īstenībā grib, un tagad tu to izdari, viņš guru priecājās. Un šeit Rāma arī viņš redz, čak nevajag, bet, kad viņš to dara, viņš priecājās. Tas tā mūžīgā divdomība. Un viss, kas notiekās apkārt notiekās tāda rampa, ko vispār pat lekciju var lasīt. Tur bija visi gudrākie savākušies apkārt. Un viņi visi sāk citēt rakstus, kāpēc Rāma var neiet mežā. Pirmais uzstājās Jemini Riši. Jemini Riši tas, kas sarakstīja Purmam mammas sarakstu un Karma Kandi. Tas, kas saka, likumiem ir jāseko. Viņš tu likums var neievērot. Dievs nav. Viņš pateicis kļūs pēkšņi. Rāma saka, tu ko runā, tu pats tos likumus sarakstīji, ka Dievam jāsako. Čuk, tu deļ manīm to. Es gribu redzēt šo šeit, tos likumus var nesakot. Es viņus izmainīšu. Ja mēs kāda mīlestība ir. Tad visu išprom saka, viņš sītē nav jāieprom. Tāpēc, ka sieva var pārvaldīt īpašumu vīru vietā. Ja vīrs nav, viņiem pārvaldīt īpašums. Dašarāts saka, mēs iesim prom. Ajotka, bez tevīm vispārībā nekas nav. Mēs, lai Keja paliek, ka savu mantaru šeit sapūst, mēs ņemsim visu valstu un iesim dzīvot, kur tu iesi. Rāms, ko jūs runājat? Tā Jodha ir vieta, kur viss skaistākās ir. Ko jūs runājat? Un visi kaut ko runā. Visi vienkārši iet prom Rāmam. Tas skats, ka visa pilsēta iet prom Rāmu kopā. Un visi raud, visi bļaut, tur cilvēki no jumtiem krīt nost, tur visi suņi, kauts, viss. Tas skats tāpat kā atceries, ka Krišna gāja prom no Vrindāvanas. Tas skats ir sāpinošs. Vienkārši tas sāpinošais skats. Un kas notiekās? Viņi iet prom, un Sumantra, kas ir dažrātam padomnieks, uzticamais, viņš ejam prom, viņi aiziet prom mežā, un kas notiekās tālāk? Visi ciemi iedzīvotāji iet līdzi. Kas notiekās? Jogamāja parādās. Jogamāja ko dara? Viņam visi iemidzinā. Viņus visi iemidzina, un Sumantra saka, tagad laiks doties prom. Ejiet fiks prom, kamēr viņi guļ vēl. Un viņi atras lauzošu sirdi, viņi aiziet prom visi. Viņi skatās, tiem iedzīvot, bet mums jāiet prom. Viņi aiziet prom. Un te ir ļoti svarīgs viens stāsts, ka man patīk Gorgina Maharāģa stāstīja. Kas notiekās? Viņi aiziet prom un viņi iet uz vienu vietu, viņi pasaka, kur jāiet, viņi satiek laivinieku. Kevjatu saucās laivinieks, stāsts par Kevjatu. Nenormāli skaists stāsts, kas man rāsa, man liekas, Ramajani, iedot tādu saldāku rāsu. Viņi pieiet pie upes. Kā tā upe vārds bija? Viņi pieiet pie upes klāt, un tur viens zvejnieks sēž. Viņš pārved mūs pāri, man Lakšmanu un Sīti. Viņš saka, es nevedīšu to pāri. Viņš saka, kāpēc? Viņš saka, klausies, atceries, ka jūs bijāt kopā ar Višvāmitru, gājāt. Tu aizgāji vienā vietā uz Gautama Riši āšam, atceraties? Un tu uzkāp virsū akmenim, kas pelnos stāvēja. Un pēkšņi šis akmens pārvietās par ko? Par Ahaju. Gautama Riši sievu, ko Gautama nolādēja. Čak iedomājieties, tu iekāps manā laivā, un man laiva par kaut ko pārvērtīsies.
Tas man vienīgais ienākuma avots ir. Tā kā no tavām pēdām jāuzmanās, uz ko tu kāp, jo viss, kur tu kāp, viss pārvēršās. Piemērs iekāps manā laivā, man vienīgais iztiks avots un pēkšņi pārvērtīsies. Rāmis saka, bāc, ko tu runā? Čak, nevar tā nevar. Laivnieks saka, labi, es to pārīšu tikai tādā gadījumā, ja tu ļaus man savus pēdas apmazgāt. Ja tu ļaus man savus pēdas apmazgāt. Rām tur tielējās un beigās piekrīt. Viņi pārbrauc pāri, nonāk, un Rāms saka, viņš saka, kad man tev kaut kas jāsamaksāja. Un te ir ļoti skaists frāze, ko pasaka šis, ka jau jātur šis laivnieks, viņš saka, tev nekas nav jāmaksā, jo mēs esam amata brāļi. Viņš saka, esam laivnieks, un tu arī esi laivnieks. Rām, tā kā, vispār esam tā kā princis, šķiet, tu arī esi laivnieks. Tu pārved cilvēkus no materiālā okeāna uz mūžīgās laimes okeānu. Tu pārved pāri cilvēku šam ciešanu okeānam. Jo no tavām pēdām puteka, ja cilvēks viņus sadabū, viņš ir pārpildīt jebkuru okeānu. Tāpēc mēs abi esam laiminieki. Rām pasmaidīja, pakalnījās un teica, tad tas, lai tā notiekās. Skaists, runājās. Dzīšs un skaists, patīkams stāsts. Izdzīvoja, viss kārtībā. Neviens nesasitās. Un pats interesantākais, ka mums ir jāspēk vēl kāds pamācošs stāsts, ļoti svarīgs, kad Rām nekad savā ziņā, kā tas izskatās, kā viņi gāja. Es domāju, kā izskatās, kā viņi gāja, mēs atdarām ar Tamā, kā viņi gāja. Rām gāja pa priekšu, Lakšmans gāja aizmugurē un Sīta gāja pa vidu. Un Rām, kad gāja, viņš domāja par Sītu, un kā viņš domāja par Sītu? Tā kā viņš dzirdēja šos mazos kājas zvaniņus. Viņš zināja, ka Sīta ir aizmugurē. Un Lakšmans, kā zināja, kur iet, jo Lakšmans nekad neskatījās augstāk par Sītas kvotītēm. Tāpēc, tā, ka bija Sīta jāglāb, Rām teica, Lakšman, es sameklēju Sītu, viņš, ka es nezinu, kā viņa izskatās. Jo es nekad augstāk par kvotītēm neesmu skatījies. Tāpēc, sorry, es nevarēšu viņu atrast. Un te bija tas, kā viņi gāja, Rāma, Sīta un Lakšmans. Un reiz, kad Rāma gāja pa priekšu, viņš dzirdēja, ka zvaniņi vairs neskan. Viņš paskatījās, viņš redzēja, ka Sīta klibo. Mīlis tev, mīlis rotaļi mazliet parādās. Viņš pieskēja Sītai klāt un gribēja viņai tā kā izvilkt ārā ērkšķi no kājas. Un Sīta saka, tu nedrīksti, tu esi valdnieks. Tu nedrīkst klanīties sievai, tu nedrīkst sievai pie kājām pat pieskarties. Un viņš teica, Lakšman pagriezies otrādāk. Viņš paņēma un izvilka ārā. Un te ir salīdzinājums ar Krišna līlām. Krišna kalpoja Radharāni lotus pēdā. Tāpēc Krišna līla ir pat saldāk. Ne tikai viņš pieskārās, viņš viņus masēja. Ko viņš apmazgāja, ko tik viņš nedarījis ar Radharāni pēdām, ko Krišna tik nedarīja. Tāpēc tā rota vienmēr būs saldāk. Krišna vienmēr būs saldāk. Tāpēc, ka tur Krišna kalpo Radharāni, viņš ir Radharāni mīlestības vergs. Šeit visi, tā kā Rām bija ideāls valdnieks, viņš nevarēja pārkāpt kaut kādus likumus. Un tāpēc ir aprakstīts to, ka tas ir tik svarīgi saprast mums to, ka kāds noskaņojums bija, ka Rāmam viņš nevarēja daudz rotais izpaust. Viņš apslēp viņus. Kā jūs zināt, ka viņš gāja ar šiem mežiem, Rāma gāja, un viņš ko satika? Gudros. Un ko šie gudrie darīja? Ko viņi darīja Rāma? Atcerieties, ko viņi izdarīja? Ko gudrie tajā mežā aizmirst, kāds viņam tur vārds bija? Viņi samīlējās viņā. Spējat iedomāties? Nevis samīlējās kā tā, bet kā reāli, kā sievietes iemīlās vīrietī. Un ko Rāma viņam teica? Nākamā dzīvē jūs piedzimsiet kā sievas. Saprotiet? Viņš bija tik pievilcīgs, ka pat vīrieši iemīlējās viņā. Pilnīgi vienkārši tu lasu, domā, kā tas iespējams? Jo mēs rāsu mīlestību nevar saprast. Jo tā, ka mēs Dievu redzam, mēs vienkārši viņā iemīlam. Tur nav variantu. Un kas notiekās tālāk? Lai stāsts vēl tālāk iet, un mēs baigi neizkvētos. Dairi, varbūt paprasīt Ištanānam, cik ilgo jāgatavo, jo man jāsaprot scenārijas lekcijai. Vai ilgais vai īsais variants? Cik ilgo pa mežu viņam jāiet? 30 stundu 30, jā.
Labi, kas notiekās tālāk? Viņi iet pa mežu un viņi sāk aiziet uz mežu, kur viņi nodzīvoja 13 gadus. Viņi aizgājuši 4 kutā viņi nodzīvoja 13 gadus. Un tā, kad viņi dzīvoja tajā mežā, tad pēkšņi par mežu, pēkšņi viena izbadējusies sieviete atkal staigājās. Ravanas māsa. Kā viņa sauca? Tamāl. Vot vismaz kāds atcerās. Šurpanaka. Viņi vazājās apkārt un te viņi pēkšņi ierauga pēdas Rāmas. Un Rāmas pēdas bija tik pievilcīgas, ka viņi pat viņām pieķērās. Pēda nospiedumiem. Un viņi sāka sekot pēdu nospiedumiem, un tad pēkšņi pamana Rāmu, un viņi viņā iemīlās. Un šurpanāk bija dēmonēts, viņa nebija skaistākā sieviete ciemā, bet viņa atkal bija kādas mistiskās spējas. Viņa pārvērtās par Klaudiju Šīferu. Bija tāda kādreiz, jā? Jā. Viņa pārvēršās par nenormāli skaistu sievieti, skaistāko no sievietēm pārvēršās. Un ko viņi dara? Viņi izlēma ārā, pieskrien pie Rāmu un saka, es esmu Rāmanas māsa, un es gribu to precēt. Un kas notiekās Rāma? Tā kā, man tur sieva, redzi? Tā kā es solījos, ka Devija, viens sieva man būs, eka patnī, man būs viens, es nevaru. Viņa skatās dusmīgi, bet aiziet pie man bračkas. Viņa var aprecēt mierīgi. Viņš tik pats skaists. Un tā, labi. Viņa aiziet pie Lakšmana. Un Lakšmans saka, preci man. Lakšmans saka, klausies, šurpanāk, tu vienmēr gribi būt arī otrā plāna aktris, tā kā es. Tu gribi būt pirmā sieviete ciemā, pareizi? Protams, viņa aizskrien apakaļ. Es jau tomēr te gribu precēties. Rāms saka, nevar. Viņš ir tātad sīta ir iemesls, kāpēc negribam precēties. Un ko viņi dara? Viņi uzbruk sītai. Rāmiņu pasit malā, jo atkal nevar aiztikt sievietes. Čak Lakšman veic savu veco terapiju. Lakšmans ar nāc zlārts atkal nocērt ausis un deguni. Lakšmanam tas izskatās, ka bija prakse patīkama. Nebija tā, ka Lakšmanam tas patikās, bet viņš to piepraktizēja, izskatās. Cirt nost ausis un deguni sievietēm. Čadars. Čadars. Un čadars ir virtuvēs stāv, virtuvēs krēslā zapaņi. Virtuvēs krēslā pēc līdz stāv, aizies, ja gribas atradīs. Un kas notiekās? Šurpanāk aizskrien prom, un viņa aizskrien pie ko? Pie savu brāļu, pirms tam viņa aizskrēja. Viņa brālis kā savās Karana? Karana un Dušana. Karana un Dušana? Viņa aizskrēja pie saviem brāļiem, kas tur netāli bija. Un viņa izstāsta saviem brāļiem, klausies, man pazemoja, piesmēja. Kaut kā tur mizās saģērbušies večas sapiņķerētiem matiem un kaut kāda sieviete, kas uz zīda sāri uzvelk uz virsū koku mizas. Man te piesmēja. Un tas brālis saka, nav problēmas. Un pirmais, ko viņš dara, viņš aizsūt 14,000 liela armija viņiem virsū. Un Rāma viņas uzvarēja 2 stundās aprakstīts. 2 stundās tā. Un viss nav. Un ka šie 2 brāļi, Karana ar Dušanu, Kara un Duša, uzzināja, viņi atnesās paši kā milzīgi dēmoni, viņš ar tos piebeidz. Šurpanak nezināja, ko darīt, aiznesās pie savu brāļu uz Šilangu, paņēma savu slotu un aizildoja. Aizildoja, saka, viņš ar Rāmanu klausies. Un viņa bija viltīga, tāpēc, ka Rāmanam bija viena maza problēma. Ziniet kāda? Kas viņam nenormāli patikās? Sievietes. Un jūs ziniet, ka Rāvans saņēma lāstu, atceraties? Rāvana pieskārās, kāds sievietes sauc, atceraties? Rāvana vienai apsārē pieskārās, un viņa teica, tu man pieskārēs, bet es to nolādēšu. Sieviete būs iemesls, kāpēc tu nomirs. Un šurpanāk arī bija gudrā, viņa kā, jo dēmoni tajā laikā bija gudri, mūsu laikā dēmoni diezgan dumi ir, bet tajā laikā dēmoni bija diezgan gudri, un šurpanāk ko sāk stāstīt, viņa saka, man nocir deguna nauss, Rāvans, kurš tu izdarīji? Klausies, tur bija 2 vīrieši, tajās mizās ietārpušies 2, mēs viņiem bija Rāma, Lakšmana, bet tur bija sīta, un tur aprakstīts, kā viņa aprakstīja, viņa acis bija kā lotusi, mati tur tādi ķermenis, tur krūtis, viduklis, un Rāman tur jau
siekal līdz zemē jau. Viņi ļoti viltīgi piegāja, viņi no sākuma aprakstīja to, kad Rāvanam no varianti, ka viņš grib uz turienu, un viņš grib iet un nogalināt tur. Un ne tikai nogalināt, bet atriept, šurpanāk, nolaupot pašu dārau, kas Rāmam ir. Tas bija ļoti atriebīgs sievietes. Un kas notiekās? Rāvana klausās, un Rāvanam viss prāts aptumšojas, viss kirdika. Viņam vajag šo sītu. Viņš par Rāmu pat viņš kaut kur fonāja. Un pie ko viņš aiziet ciemos? Pie burvi Maričī. To, ko Rāvana atcerīja, ko Rāma iešāva iekšā ūdenī ar būtu bez asmēm. Un kas notiekās tālāk? Viņš aiziet pie Maričī, viņš ir klausies, man vajag plānu, mums vajag nolaupīt sītu. Maričī paskatās, tā ir tā sīta, kas ir Rāmam sieva? Viņš ir, jā, viņš ir ļoti dumja ideja. Es te pāris gadus atpakaļ satikos ar Rāmu vienu reizi. Nebūs labi. Rāvana saka, labi, tev ir izvēles iespējas. Vai nu es tev nogalināšu, vai Rāma? Superīgs izvēles iespējas, vai es? Tā kā tev nav trešais variants. Maričī sēž domā, ja no Rāvanas nomirst, jēga nekāda vispārībā nav. Ja no Rāmas es nomiršu, ziniet, tas, ka Dievs kādu nogalina, viņš saņem uzreiz mokšu atbrīvu. Pat aprakstīs, ka ne tikai mokši, bet šodien pagans, viņš saka, vai kungs sasniedz? Uzreiz vai kungs sasniedz, ja Dievs kādu nogalina. Un viņš saprata, ka Rāma ir Dievs. Rāmanam vēl neaizgāja līdz galam. Jo Maričī tur argumentē, viņš ir klausies, Rāma ir Dievs. Viņš ir, ka es esmu Dievs. Ne, Rāma ir tā kā Dievs. Nu, tā kā. Un Rāma nesaprat, viņš centās viņam aiznest. Viņš tā bijis, ka es kādreiz cilvēkam stāstu, viņš ir Krišņa ir Dievs. Viņš ir, kāds Krišņa Dievs ir? Ne, Krišņa nevar būt Dievs. Viņš flautikai spēlē un zog jogurtu. Kas pa Dievu ir? Dievam jābūt ir bagātam, skaistam ar Ferrari, Bentleyiem, pareizi? Bet tas ir Dievs. Ne jau kaut kāds puisēns, kas gada gotiņas Indijā, Vrindāvanā. Nu kā tas var būt Dievs? Un Rāvana nespēja, viņš nespēja viņam izskaidrot, viņš ir viss. Labi, Maričī izstrādāja plānu, labi, tu pārģērbsies par tridandīgo svāmī, tu pārvietīsies par sadku ar dandu rokās, es paprasīs ziedojums, es pārvietīšos par briedīti, ar ko? Ar dārgakmeņiem, zelta briedīts ar dārgakmeņiem aprakstīts, kāds viņš izskatījās. Jo tāpēc sievietēm ir maz problēma, ja kaut kas spīd. Ko? Nav viena vairākas problēmas, bet viena no problēma, ka viņam viss, kas spīd, viņam ļoti patīk. Tīpaši zelts un gan Gotrijas sārī zīda, vai ne? Un Giriģi vispār tādas sievietes pazūda, vai ne? Bet labi, kad mums ir pieticīgas sievietes. Paldies viņam. Labi gadi, jā. Un kas notiekās tālāk? Viņi to plānu izstrādā un viss. Sitē Rāma Lakšmanis sēž četrgubtā sēž savā tur mājā, sēž un pēkšņi, kas notiekās? Sīti ieraug briedi. Zelta brieda dārgakmeņiem. Lakšmans jau pamana, viņš saka, tā nemēdz būt. Pēkšņi mežā zelta briedīši lēkā. Dārgakmeņiem. Viņi jau Rāma saprat. Un viņi skatās uz Sīti un Sīti jau viss jā. Siekala arī tek, jo man vajag. Bet ir aprakstīts interesanti, kad tam Ganutajā Ramēnē un tīcam pateikts, ka Sīti ne tikai par sevīm domā, viņi domāja, es to briedī paņemšu līdz uz Ajotku, ka mums beigsies izsūtījums. Un visas sievietes varēs priecāties par šo briedīta dārgakmeņiem. Tāpēc sievietēm patīk ne tikai uzvilkt kleitu savam vīram parādīt, bet kā vēl Instagramam. Nu, kāda jēga ir tikai parādīt vīram? Visiem jāparāda pareizi. Un tāpēc viņi arī tāpat domā, viņi saka, visiem jāparāda. Un Sīta uzreiz saka, Rāma, paskaties, kas pa briedīti. Vai viņš nepiestāvēt man blakus un, ziniet, tās sejas. Un Rāma kā vīrs, kā ideāls vīrs saka, labi. Un Lakšmans saka, nav prātīga ideja. Nu, galīgi nav prātīga. Rāma, tu tak redz, te kaut kas nav tīrs. Rāma saka, bet tu paskaties uz Sītu, kā var atteikt. Un ziniet, ko Prabhupāda komentāros raksta 9. dziedājumā? Visa šī līla notikās. Ziniet, kāpēc? Tas, ka Rāma bija pieķēries sievietei.
Viņš ir nolamā. Nebūtu pieķēries sievietē, nekas nebūtu noticies tāds. Bija jau tā jānotiek. Viss komentāri beigas. Čak Rāma ir pieķēries sītai, tāpēc vīriešiem nevajag pieķerties sievietei. Kī? Sītei papugaidu. Jā, sītai. Jā, tur dziļāk, bet iesim tam 7 minūtes palikušā. Kas notiekās tālāk? Mēs ejam tālāk. Pēkšņi nozoga Rāvana atnāk pie šīs sītas un Rāma ir aizskrējis prom. Un tagad, kā viņš jau cer Rāma nogalina šo briedu, viņš redz, ka tas dēmons pārvēršās un pirms nāves Mariči iepļaujās. Lakšman, palīgā! Un kas notiekās? Sīt to dzird, viņš ir Lakšmans skrien. Lakšmans saka, nē, tas ir dēmons, Rāma neviens nevar nogalināt. Rāma ir Mariča bļāva smieklīgi rot. Jā, un viņš bļauta, un kas, un ko izdara Sīt? Sīt sāk aizvainot. Sīt izdarīja vaišanu aparātu. Mēs par to nerunāsim, bet Sīt pateica, tu noteikti gribi, lai Rāma nomirst, un tu varēsi manī pusēties kopā. Lakšmans, tu ko Višnu, ko tu runā vispārībā? Un Lakšmans saka, šo nevar izturēt, viņš apvalk apkārt apu, un turpat nebija apus, viņš bija mantras, vienkārši noskiet un aiziet prom. Glābt. Viņš aiziet, viņš redz Rāmu, nāk atpakaļ to brīdī, viņš saka, tu ko? Tu Sītu atstāji? Viņš saka, jā, viņi tur sāk pilnīgi vaišanu aparātu, kas taisīt. Man bija jāiziet vienkārši, lai viņa nekrist vēl zemākā grēkā tur. Un kas notiekās, tie mirkli parādās Rāmani, kas ir pārvērties pa Brahmanu. Un viņš lūdz ziedojums. Viņš lūdz, viņš madu karu lūdz, viņš ir pabarojiet man. Un Sīts saka, jā, nāc iekšā, viņš nevar iet, tur mantras aizsargā. Un kas notiekās tālāk, viņš nāc ārā, viņš paim to iedri iznāc ārā. Un tik līdz viņi izgāja no tā apaļa ārā, īstā Sīta pazuda. Parādījās kas? Viltus Sīta. Jo Sītai, Krišnas, Radharāni un visām pārējām formām neviens cits vīrietis nevar pieskarties. Sīta pazuda īstā un parādījās viltus Sīta. Rāvana viņa sagrāba, aizlidoja prom. Rāma nāca atpakaļ, nav Sīts, viņš bļauj raud, viņš kokiem prasa, kur man Sīta ir. Tik akal un aprakstīts, tik žēlīgs skats ir. Viņš iet pie kokiem, kur man Sīta ir. Kur viņi ir? Kur viņi ir? Viņš prasa kokiem, viņš prasa putniem, kur viņi ir. Un viņiem pirms tam atcerās, kas notikās, kad Rāvana veda prom Sītu un parādījās Džatāju. Džatāju bija putns. Džatāju izrādās bija Garudas kaut kāds radinieks tur. Kas atcerot, bet Tamals, bet atcerās vairāk, kas vairs neatcerās. Ko? Džatāju bija Garudas radinieks, vai ne? Kādam vēl? Viņš bija kaut kāds dašaratkam. Sampati arī, bet tas bija viņa brālis vēl viens. Un šis vecais putns Džatāju, viņi atrod, ka viņam spāru nocirst, un Džatāju aizsargāja Sītu. Un viņš sašķēdīja Ravanam karieti, un viņi nogalināja viņam to zirgs vai ko tur, bet viņš nocirta viņam spārnas abas divas, un Džatāju tur mocās. Un Džatāju saka, ej tur, ej uz to vietu, satiks to. Un viņš apglabā Džatāju raudošiem acīm, tad drāma vēl pastiprinās. Un tas aprakstīts ceļš, kā viņš iet un kā viņš raud un kā viņš pārdzīvo par šo visu. Un tad viņi satiek, ko? Ceļā, ko viņi satiek? Labāko no kalpiem Hanumanu, ko atsūtīja Sugrīva atsūtīja. Sugrīva aiziet paskaties, kas tur mežā raud. Viņš atsūta savu ministru. Es domāju, aizsardzības ministru vai kara ministru noteikti. Viņš atsūta savu ministru Hanumanu. Un Hanumanam notiekās ļoti interesanta lieta. Hanumans tik līdz ierauga Rāmu, viņš pilnīgi viņā iemīlās. Viss. Hanumans pilnīgi aizmirstās, viņš iemīlās viņā. Viss. Un viņš paņem uz pleciem un aizved pie Sugrīvas. Un Sugrīva viņš izstāsta savu stāstu, Sugrīva izstāsta savu stāstu, ka viņam karaļvalsts kādreiz bija, ka viņa brālis ar vilku atņēma valīti. Vairs ar balīti, bet balī tur īpaši uz BB burti atšķirās. Viņš ar balīti un ar viltu atņēma man karaļvalstu. Un ne tikai man karaļvalstu, bet ar man sievu nozaga. Rāma saka, es tev palīdzēšu, un tu pēc tam palīdzēsi man. Jo jūs ziniet, kas notikās. Tur bija kaudziem pērtiķi, jo Hanumans bija liels pērtiķis.
Mēs, kad bijām Indijā, mēs skatāmies uz parastiem pērtiķiem, tie, kas par tādu, kas staigā apkārt un zog kaut ko vai kaut ko plēš, bet ir lielie brūnie hanumani. Balti ar brūnu tādu. Balti un brūni tādu smuku asti. Hanuman saucās. Viņi nenormāli skaisti ir. Viņi gracioši ceļ tādu garu asti ir. Un viņiem mazie pērtiķi nenāk klāt. Jo tik līdz viņi sagriež sprandu vai saplēš uz pusēm vai salauž. Tāpēc mazie pētiķi viņiem nenormāli baidās. To, ko mēs esam pieduši, kas tur lēkā. Ir tie Hanumani lielie pētiķi. Mums ir tieši, ka mēs bijām Džaganapuri pie logas sēdē un skatījās mums. Un viņi neēd no atkritumiem neko. Viņi ļoti ēd lapas, ļoti tīri dzīvnieki. Atšķirībā no tiem otriem pētiķiem, kas ir visur, neēd visu. Un kas notiekās? Hanumans pie viņam aizdās Sugrīva. Sugrīva bija vanars. Un vanaru un vispārējie viņi bija vairāk, tā ka viņi nebija tā kā pētiķi vairāk, viņi bija cilvēki pētiķi pēdzīgie. Un viņam ar ārmijā bija Džambamans bija milzīgs lācis. Milzīgs. Viņš bija milzīgs lācis īstenībā aprakstīts, jā. Klausamies tālāk. Tā mums vienkārši savu lekciju var lasīt īstenībā. Un kas notiekās tālāk, Rāms saka vienkārši, es palīdzēšu te nogalināt to brāli agūt. Bet viņi bija dviņu brāli. Sugrīva ar Valī viņi bija dviņu brāļi. Un viņš nevarēja atšķirt, tāpēc, ka viņi cīnījās, viņi nevarēja atšķirt, un tāpēc Rāma nevarēja nogalināt viņu. Ja pats interesantākais, kas man radās jautājums, kā Rāma iesaistījās cīņā, slēpjoties nogalināja Valī, jūs spējat iedomāties? Ideāls valdnieks, viņš aiz stūri slēpās. Un nogalināja cīņā, viņi savā starpā cīnījās, viņš šeit Valī, tam te Sugrīvam uzliet ziedvīt, nesūs var atšķirt, kurš ir kurš. Un Rāma nogalināja viņu no stūra. Spējat iedomāties? Ideāls valdnieks. Kā viņu nogalināja. Un man saka, radās jautājums, kā viņš varēja tā nogalināt? Tas neizklausās pēc Rāmas pareizi. Aiz stūri slēpjoties nogalina. Kā necienīs, kas pa šatrī godīgs kodeks pareizie. Un kas notiekās? Tam vienām no Ramajānas versijām tur izskaidrots ir. Ļoti interesanti pateikts ir, ka Lakšmanam ar tāds pats jautājums radās. Lakšmanam, Rāma, ko dari? Tu tā kā mīkstais kaut kāds stūrti slēpies un šautu, kā tu to uzdrīksties? Un ko Rāma pateica? Viņš ir tas, kas ir nolaupījis sievu, kas ir vecāks spīdzinājis vai bērns, viņa ir nogalināta jebkurām metodēm. Tas neskaitās grēks. Jo Valī, viņš ko izdarīja? Viņš nolaupīja Sugrīvam sievu. Viņš nolaupīja viņam sievu. Viņam jau bija sieva, viņai jau bija vīrs, tai sieviete, jo viņš viņu nolaupīja, savāca sev. Tas ir milzīgs grēks, jo tos var nogalināt vispār ar jebkurām metodēm. Viņš neskaitās grēks, jo viņš skatās lielākais no grēciniekiem. Un viņš nogalina šo Valī, Sugrīva atgūst valstību, bet Sugrīva tā priecājoties, viņš saka, jā, tuliņ tagad no labvēlīgs laiks, lietus līst, mēs nevaram iet meklēt. Un pēc kāda laika Lakšmans atgādina, Hanumanam atgādina Sugrīvam, viņam jāsāk meklēt sīti. Un viņi iet, viņi meklē sītu, meklē, viņi satiek putnu, kā putnam arī Sampati atrod putnu, kas pasaka, es redzēju, kad aizvedā sītu uz Šilanku. Tāpēc mēs uz Šilanku braucam skatīties Rāvans dzimteni. Rāvans dzimteni uz Šilanku. Viņi tur pakanās uz tādām interesantām būtnēm. Tur, protams, daudz ko var atrast interesanti. Un kas notiekās, viņi aiziet pie šie ūdeņi, Hanumans visu atrod, un viņam saka, kurš var aizlidot, kurš var aizliegt pāri. Sugrīva, varēja, kā bija Sugrīvam dēlam vārds? Angada arī varēja kaut kādu, vēl varēja pārliekt pāri, bet viņam problēma var pārliekt pāri, bet viņi nevar pārliekt apakaļ. Un pēkšņi Hanumanam atgādina, Hanuman, tu var lidot. Hanumanam bija viens lāsts, atceraties. Tā kā Hanumanam patika visi ēst bērnība, atceraties? Hanumans, ka piedzīvoja, viņš bija Šīvas dēls, Vaju dēls, viņš bija supervaronis. Viņš lai gribēja ēst. Viņš visu pēc kārtas ēda. Un mamma viņam saka, dēlī, tas, kas spīd un sarkanā krāsā, ka to tu var ēst. Un viņš visu apēc, un viņš ir ierauga. Ko viņš ierauga? Sauli! Sauli viņš ierauga, kas spīd, kas ir iet. Auglis!
Pajāpēp, viņš sāk lidot un sāk pārvērsties milzīgi liels, un to viņš sauli ņems un ēdīs. Un viņi nolādēja. Viņi nolādēja, ka viņš aizmirsīs visu līdz tam mirklim, kamēr viņam kāds atgādinās viņa spējas. Un tagad viņa spējas viņam atgādināja. Viņam pateica, tu vari lidot. Džambamans atgādināja, ja? Džambamans atgādināja, man tā pačuks priekšā, un Gurudžī. Kad Džambamans pateica priekšā, viņš pēkšņi atcerās visu tās mistiskās spējas, ka viņš var lidot, kad viņš var visu izdarīt, un Džambamans aizdos Šilanku. Un pat aprakstīts ir, ka principā Hanumans varēja visus pieveikt. Hanumans varēja mierīgi arī pieveikt Rāvanu. Mierīgi. Jā, viņš varēja visu izdarīt, bet kāpēc viņš to nedarīja? Tāpēc, ka Rāma pašam viņai. Tāpēc, ka viņš gribēja slavināt Rāmu. Kalps vienmēr dara visu, lai paceltu savu kunga slavu. Lai viņš visu izdarītu. Un tāpēc, kad viņi sagūstīja, Hanumans tur aizgāja, viņš sīta atpazina parādīto grēdzenu un viss tā liela skaistā notiekās un viss pārējais. Un kas notiekās beigās? Viņi sagūsta Hanumanu. Viņi sagūsta Hanumanu, zini, kas pats skaistākais, Hanumanu nevar sagūstīt. Viņi sasien un pēc tam domājot, ņirgājot, es viņam aizdedzina asti. Un Hanumans saka, labais. Labais. Un viņš ko to ās dara? Viņš bija saņēmis svētību, ka viņam kas aste nedeg vai kaut kas vēl viņam bija svētība? Ka viņam var palikt lielāku un lielāku astu. Jā, viņam var palikt lielāku un lielāku astu, viņa nedegot, viņš karstumu nejūtot. Viņš bija saņēmis savu svētību. Un viņš lido apkārt par to lanku, to astu un sāk dedzināt visu to lanku no astas uguns. Viņš dedzināja visas. Viņš bija iznīcinājis vairāk kā puslanku un aizvedu apakaļ. Un Rāvans padoti atnāk apakaļ, viņš ir klausies. Viņi mums to uzbruks. Ja viens pērtiķis varēja puslanku iznīcināt, tad viņi tur miljoniem pērtiķbars. Ko viņi mums izdarīs? Un Rāvan ar pat apraksts, viņš aizdomājās, jā, bet Rāvans saka, nevar būt. Man ir baigiet čomi apkārt. Viņam ir Indreģīts, kumba kārna, atceraties. Un viss. Un kas notiekās tālāk? Rāvan ļoti skaists arī lūkšanas tiek vētīts un viens no skaistākiem stāstiem, kā viņi tiltu taisīja. Atceraties? Kad Rāma atnāca, viņš ir, mēs taisīsim tiltu pāri. Bet pirms tam viņš teica okeānu uztais ceļu, lai mēs tik un okeāns nābildēja. Un viņš viņam saka, ka tu tagad neparādīsi, es būtu vienkārši to nogalināšu. Un okeāns savainos vai kaut kā tā. Un pēkšņi parādījās, viss tas var un parādījās, viss viņš iznāca ārā. Un šeit rakstu uz akmeņiem, džaišī rām, un šī akmeņi peldies ūdens virsu. Un visi sāka nest akmeņus. Visi sāka nest. Arī kokus un vispārējais visi nesa. Un tas ir skaistais pamācošais stāsts, kad Hanumans bija paņēmis kalna virsotu, milzīgāko grēdu nesa. Un viņam priekšā bija maza vabolīte, kas nesa mazu tādu gabaliņu, jā. Vēli, akmens gabaliņu tur vēli. Un Hanumans pateica, pai malā. Rāma apstādināja, sakot, man nav svarīgi, vai tu nes lielu kalnu. Vai nes šo mazo akmeni, šī mazā vabolīte. Man jūs kalpošana pilnīgi vienādi ir. Es nešķirošu, kurš labāk kalpo. Galvenais ir kas? Noskaņojums, ka jūs gribat kalpot. Nav svarīgi, vai tu atver 1 templi vai 10. Galvenais, ka to kalpošanas noskaņojums ir. Un tad bija šos Prabhupādas viens no noskaņojumiem, ka viņš pat pamanīja mazu cilvēcību, kas cenšās kalpot Krišnam, viņš ļoti uzsveras, ļoti svarīgi, ko tu dari. Ka tu mazgā virtu, ka tu tīri šeit grīdu, vai ka tu atver šeit produktus, vai ka tu pēc tam notīri altāru, vai ka tu šeit padzied, vai kas, vai atstāja 1 eiro ziedojumu. Prabhupāda katru sīkumi novērtē. Tas mums no Rāmas līles atkal jāmācās. Un Rāma teica, viņi man viss svarīgi ir. Viņi uztaisīja šo tiltu, viņi lika iekšā akmeņus, rakstīja džaišī rāmu un šī akmeņi peldēja ūdens virs. Jo projām zinātnieki atrod šādas akmeņus, kas peld ūdens virs, neizskaidrojam, kāpēc ar uduktiem džaišī rāmu. Ļoti mistiski. Un, protams, šis tilts no Sputņika var redzēt šo tiltu no Šilankas uz Indijas, to stūrīt, protams, var redzēt tiltu. Un projām viens džeks pārgāja pār tur, un var pāriet pār pat. Kaut kāda ūdens ir nosēdies vai pāriet pāri, var redzēt šo tiltu, kas ir tā kā apakšā pat nosēdies vai kaut kā varot pāriet pāri mistiski. Kaut kāda mistika resā. Un kas notikās? Viņi pāriet pāri, viņi cīnās, viņi uzvar, viss pārējais uzvar. Un Rāvan tiek nogalināts.
Kumbakārni tiek nogalināts. Atceries šis milzīgais Rāvans brālis Kumbakārni, kas pusgadu gulēja un pusgadu ēda, atceraties. Viņam bija palicis 1 mēnesis, lai viņi piepildītu viņa solījumus. Viņš paklanījās Šivam un kas vēl. Un ka viņš pēc 1 mēnesi būtu ilgāk nogulējis, viņš būtu nemirstīgs. Bet kas notikās, atkal problēma bija tāda, ka viņš prasīja svētību Šivam, atkal parādījās, kas Sarasvatī uz mēles Kumbakārnam, un teica, dod man svētību. Un viņš pēkšņi pateica, pusgadu gulēt un pusēst. Un viņš pats nesapa, ko viņš pateica. Viņš teica, nemirstīt, bet viņš pateica, pusgadu ēst, pusgadu gulēt. Viņi uznāca uz mēles, kaut kādu muļķīgi pateica. Viņš šokā, ko es pateicu? Un tad asto, lai piepildās. Nu, kas notikās tālāk, viņi visi tos dēmonus iznīcināja, neiesim detaļās, visi tika iznīcināti. Ar viltu Lakšmans tika savainots, Hanumans atnesa Džīvenī zālītes, izārstēja viņu visu, Rāman tika nogalināts, viss bija ļoti skaisti. Bet šajā stāstā ir ļoti svarīgi saprast vienu lietu, kad kungs Rāma nekad neaizmirst savus kalpus. Krišna līlā, kad Rāma parādījās kā Krišna, ziniet, kas notikās? Rāma teica, kad viņš pateicās pētiķiem, viņš teica, šajā dzīvē es jums varu iedot tikai saknes un augļus, man vairāk nav ko jums dot. Bet nākamajā inkarnācijā, kad es piedzims, es šos barošu ar sviestu, ar jogurtu, ar burfiem barošu. Un tā kā Krišna piedzim, kā viņš pētiķis baroja? Ar jogurtu un sviestu. Tā bija viņa pateicība viņiem un pienu. Ja viņš, ka bija Rāma, viņš nevarēja pateikties viņiem nebija tāda produkta. Būtības samācīts. Tāpēc Rāmas rotaļi, viņi nav parasti rotaļi. Rāmas rotaļi, kad mēs lasām, mēs viņā iegremstam un principā aizmirstamies. Tāpēc ir ļoti grūti, kad Ramajans par Rāmu, kungu Rāmu gatavoties lekcijai, jo tu nezini, ko stāstīt, tāpēc, ka tur ir tik daudz, kas iekšā. Tik daudz materiāla, kad tu Atma Tātupapu klausies, vai Rada Govindu klausies, vai cilvēks, vai Bhakti Gyangu Samakari klausies, vai Radhanat Svami. Stāsts, ka par Rāmu stāsts ir 8 stundu lekcijas. Detaļās aprakstīts. Un man pat nav nekripatīgi garš nodot jums kaut kādu, cik īstenībā Rāmas rotais ir saudzes un jāsaprot, ka Rāma mums daudz ko ir iemācījis. Protams, kādreiz gribās skatīties kādu bojeviku vai kādu melodrāmu vai ko, paskatieties Ramai vai Palsē, tur viss iekšā ir, tur viss ir. Bet tagad mēs nonāksim uz pašausmīgāko stāstu, kad Indijā visi cilvēki raud rītdien, visi raudās, jo atcerēsies ko? Sīta un Rāmas mīlestību. Tā, kad Sīti atgūt apakaļ, kad Vibūšana atved apakaļ, Rāvans brālis atved kopā ar Hanumanu apakaļ Sītu, viņš redzēja to skatienu, viņa teica, ka sieviete ir pabijusi 6 vīriešu mājā, tas nozīmē, ka šī sieviete viss viņa vairs viņai nepieskaršas, viņa būs nāprecēta. Tāpēc meitenes, kas šeit ir vēl neprecētas, ja jūs pabūsiet citas vīriešu mājās, tas nozīmē, visi jūs vairs neviens neprecēs. Kur jūs vairs tur vēl kādu pabučosieties? Viss. Vīri nedabūsiet. Sapratamā? Vai kādu bučošanos pa pakšiem. Un kas notiekās tālāk? Sīta atnāk un Sīta redz to. Šo noskaņojumu redz, un viņš iekurina agnī uguni. Un viņš saka, ja Sīta saka, ja man kaut kā Rāvani pieskāries, vai esam padomājis, ja bijusi neusticīgi, es iešu ugunī un sadegšu. Viņi iet ugunī, viltus Sīta paliek ugunī, un uguns iznāk ārā īstā Sīta. Iznāk ārā viss aplaudē, Džai Sitārām, Džai Sitārām, Džai Sitārām. Un kas notiekās, Sitārām paņem Ravanam to te Vimanu, ko viņam uztaisīja, kā pie visam valdnieks, kā visam arhitekts, kas būvē Višvakarma, ja? Višvakarma, ja? Tas, kas uzbūvēs, bija viņam to karieti, bet to kuģi lidojošo. Viņš paņem to kuģi, lido prom. Un pat bija aprakstīts, ka tā bija nakts, viņš nevar ilgāk gaidīt, viņš gribēja apakaļ Zajosku doties. Un, kad viņš devās apakaļ Zajosku, radās svētki, ko sauc, kā sauc? Divālī. Radās gaismas svētki, kad visi sadedzināja uguntiņus, lai Rāma redzētu, kur nolaist. Zini, tā kā lidmašīnas laižās lejā, viņi uztaisīja to celiņu no gaismiņām, tāpēc visi tajās dienās Divālī, lai tad ir gaisma uzvarēja pār tums tajās 8 dienās. Viņi dedzina gaismiņas. Un tā, kad Sīta atbrauc apakaļ, šis stāsts vēl rūgtāks paliek un vēl sāpīgāks paliek tajā mirklī. Ziniet, kad?
Tā kā viņi atbrauc atpakaļ, un Rāma staigājoties apkārt sirdī dzird, kad veļas mazgātājs saka otram, tad jau sievietes var staigāt pie citiem vīriešiem aptuveni, ja sīt tā varēja. Un Rāma to dzirdēja kā ideāls valdnieks, atcerieties, viņš ir ideāls valdnieks. Ideāls, viņš to dzird, viņš saka, un ko viņš dara? Viņš neko nesakot. Viņš, man liekas, Lakšmanam izvest ārā. Kurš Lakšmans izved ārā? Lakšmans, man liekas, izved ārā. Viņam neko nesakot. Viņš aizved viņu uz mežu, neko nesakot, un Lakšmans beigās tikai saprata. Viņš aizved uz mežu, bet viņš aizved viņu uz āšram. Vasištam āšram, liekas, viņš aizved. Un vismaz arī minēts, šim abagam, Vasištam āšram aizved viņu, un izrādās sīt bija arī stāvoklī. Nemāties, tas pāls ir vēl trakāk to stāst, kad neviens nevar saprast, kā vīrietis, ideāls valdnieks, principā izsūtīja savu sievu ar bērnu ārā. Viņš nezināja, ka viņa stāvoklī, bet viņa bija stāvoklī. It kā nezināja, bet viņš izsūta viņu ārā uz mežu, spēt iedomāties šo bēdu, šo stāstu. Un viņš dzīvo, tāpēc, ka viņš bija ideāls valdnieks, viņš rādīja piemēru kā valdnieks. Un šis stāsts kā tālāk notikās. Kā dēls sauc, atceries Tamēl? Kādu? Rāmam. Lava un? Kuša. Lava un Kuša. Bet izrādās, ka viņam bija tikai viens dēls, Lava. Jo Kuša dēls, tur ir dažādas nostāstas, bet mēs pieturamies šim nostāstam. Tā kad Sīta audzināja savu dēlu, Lavu, viņa teica, Vasištam pieskat man dēlu. Vasišs iegāja mazliet transā, aizmeditējās, atver acis un skatās, nav dēls. Pats Sīta man lika pieskatīt. Viņa jau tā ir zaudējusi savu vīru, visu zaudējusi, un visu vēl dēlu pazaudēja. Kas munī jau problēmas nav, viņš paskatās, viņš izvelk ārā no tās te kušas zāles, izvelk ārā stiepri, noskait mantras un uzbur tādu pašu dēlu, kā ir. Kuša saucās viņam dēls, tieši tādu pašu visu uzbur. Un vēl viens dēls parādās. Un sēž mierīgi, nekas nebūtu noticies. Kā munī, viņam ir mierīgi ir. Munī vien vēl pazīmē, ka viņam ir mierīgi ir. Viņam nekas nesatrauc. Un vienmēr Sīta atnāk apakaļ. Un ko Sīta atnāk apakaļ? Ar dēlu savējo, ar Lavu. Un viņš tieruģi pāc. Un Sīta saka, kāpēc divi šeit ir viņi? Viņš saka, tur kaut kādu tur stāstu. Viņš izdomā un kas. Un viņam divi brāļi ir. Pēkšņi parādās divi. Un aprakstīts, kā viņi aug, viss gudrības iemācījās un visu. Vienu dienu notiekās Ašameta Jagļa, un tiek izsūtīts ārā zirgs, kā Ašameta Jagļa sauc, viņi to zirgu sūta pa visām karaļvalstīm. Un ja kāds viņa apstādina vai sagūst, viņi iet uzbrūkt tai vietai. Un kas notiekās, viņš tur jāja, un pēkšņi Lava un Kuša spēlējoties mežā ieraug to zirgu ganamies. Un viņš iesaka, cik smuks kumeļuš. Šie paņem tev kumeļu piesien. Saka, būs mūsējais. Un to zirgu pavada Rāmas pavalsnieku. Viņš saka, ko jūs darat? Tas ir Rāmas zirgs. Viņš jā, bā. Parāda. Un viņi aiziet prom. Un kas viņi izstāsta valdnieku? Valdnieku saka, neparast. Viņš aizsūt kaut kādu sugrīvnieku. Ko viņš aizsūtīja? Nāceries? Ko? Hanmans pēc tam nāca. Viņš aizsūt kaut kādu pavalsnieku. Un tie brāļi vienām rokām sasit viņus visus. Vesela armija. Viņi atnāk apakaļ, viņi vienu atstāja tā kā dzīvi, viņi saka, klausies, viņi iznīcināja visu armiju. Rāms saka, kāds iespējams? Pusauģi? 2. Viņš saka, jā. Un kas notiekās? Hanumans saka, es aiziešu. Hanumans aiziet, saka viņam kauties. Tie saka, kas tas pa valdnieku? Atsūt pēti cīnīties. Nožēlojams valdnieks, kā jūs valdnieku sauc? Jo viņi nezināja, ka Rāmiņiem tēvs ir. Kāds ir cilvēks sauc, tad pērtiķi atsūta nožēlumā, kas valdnieks, kas varbūt dzīvnieks mocis vēl, sūta kauties. Šie paņem to Hanumanu, noķer un ārsti piesien pie koka viņam, un Hanumans netiek vaļā. Un Hanumans saprot, tie Rāmas dēli. Jo neviens cits man nevar sagūstīt. Man var sagūstīt tikai kas? Rāmas bakts, mīlestība. Viņš saprot, tie ir viņi. Un tad Rāmas saprot, ka tie neparast būt. Viņš atjāja pie tiem, un viņš skatās, viņš saprot, tie ir viņa dēli. Un kas notiekās? Sītu, viņš pēc uzaicina Sītu ar Vasīšu ar saviem dēliem uz karaļu namu. Un tur drāma turpinās.
Visi saka, Vasišs saka, ja viņa ir tīrākā no visām tīrākām sievietēm. Viss pārējais un Rāma iet iekšā, Sīti iet zemē iekšā un Rāma arī aiziet prom. Ļoti skarbs tur stāsts ir principā apdev aiziet prom. Tāpēc šajā dienā visi Indija raud. Un šī nav kaut kāda Rāmaja, nav stāsts par to, ka Rāma ir valens valdnieks, kas iznīcināja Rāmanu, kas nogalināja dēmonus. Nē. Tas ir mīles stāsts par to, cik mīlestība, kā mīlestība valda pār pasauli. Tāpēc mūsu filozofija balstās uz to mīlēt un būt mīlētiem. Ja jums nav ko mīlēt, jūs esat nabagi. Ja jūs tikai ko mīl kāds, pamaz tas ir. Tāpēc Rāma simbolizē šo ideālo valdnieku un šo varano mīlestību, kāda bija. Un to, ka mums ir jāseko, piemēram, mums jābūt, kur mēs atrodam patvērumu, ka mums ir maza kopiena, kur mēs sanākam kopā un slavinam Rāmu un Sīti, ka mēs atceramies šīs rotaļas. Tāpēc arī Indijā, viņiem kādreiz Indijā mājas sauc par Ramagram. Ramagram nozīmē vieta, kur tiek slavināts Rāma vai Krišna gram. Mājas nesauc Daugavpils iela 21A. Nē, sauc Krišna gram, Ramagram 21A. Vieta, kur tiek slavēts Krišna un Rāma, kur šīs rotaļas mājā katru vakaru tiek aprakstītas. Man palēmējās 20 gadus atpakaļ. Mēs ceļojām apkārt pa Vrindāvanu, mēs nonācam vienā ciematā, te tālu Anjora mums priekš vēl viens ciemats, kur Nisimha ir dievība pašā galā. Atcerieties, Gorhan galā ir Nisimhas templis uz ilgu. Un tur tajā 20 gadus atpakaļ nebija internets. Un, kad mēs aizgājām uz to ciemu, mazu grupiņu dziedājām kirtam, vispārējais, ciemā bija tā, sēdēja viņa vietējais bramons un stāstīja Ramayanu lasīja. Tā Mahabharata, un viss ciems sēdēja un klausījās. Viņi pēc tam dziedāja badžanas, un viss, nebija telefons nekas. Un tā kādreiz arī izskatījās mūsu kultūra. Mēs sanācam kopā un runājāmies. Atceraties, bija tā laika, ka nebija televizors. To mēs esam aizmirsuši. Un es kārto reizi mums māca to, cik svarīgi ir nākt kopā un slavināt Dievu. Jo, ja mēs klausamies materiālas lietas, tad atceries šimam Bhagavatam to sauc par ko? Par vārnu ķērkšanu. Kas sanāk kopā un tā kā vārns krā. Pilnīgi bezjēdzīgs sarunas. Miskas pat saucās. Vēl šausmīgāks vārds ir. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi ieņemt šo pozīciju un klausīties šos skaistos stāstus par Rāmu un Sīti, kas kausē mums sirdi un liek mums iedvesmoties vairāk iegrimt šajās nektār pilnās rotaļās un nekad neaizmirst, ka Rāma atnāca šeit, lai parādītu piemēru mums, kā izskatās īsts vīrs, īsts valdnieks, īsts solījuma turētājs, kas rādīja piemēru, kā mīlēt, kā rūpēties par saviem baktām, par saviem kalpiem rūpēties. Jo viņš par katru parūpējās, par katru. Viņam katrs bija svarīgs. Tāpēc mēs šeit esam atnākuši un mums Prabhupāda devuši tieši tādu pašu garšu. Prabhupāda teica, es izveidošu kuģi, kur visi cilvēki par uzņēmu uzkāpt virsū visi. Katrs no mums, piedomās, katrs. Tāpēc vieta Krišnas apziņā ir katram cilvēkam lielam, mazam, vecam, jaunam, šķībam, līkam. Visiem šeit vieta ir, visiem. Pirmais, visi šeit var atrasties. Bet mums jāsaprot viens, ka mums centrā šajās mazajās mājās ir Džaganāts, Baladē un Subadi. Kas ir žēlsirdīgi šeit atnākuši, tāpēc katram no mums nākot šeit ir jāiemācās ieguldīt, ko tie kripetiņi jāatstāja šeit. Ja jūs šodien esat sadzirdējuši lekciju, jums ejot prom kaut ko šeit ir jāatstāja. Naudas maks ir vieglākais, ko atstāt, pareizi? Tas neko neprasa. Mēteli arī vieglākais. Pats dārgākais, ko mēs atstājam daļu no savas sirds šeit, ka es vēl šeit gribu atgriezties. Ka es kaut ko šeit izderu, bet nevis izderu, tāpēc, ka Jogišķāna ir likt, un man par to kaut kā jāatmaksā pa ēdienu ir. Nē, tas, ka Džaganātu vajag iepriecināt. Jūs paskatāt, cik šādi skaisti ir uztaisīts altārs, pamanījāt? Mataģi Leldi vēl šeit būtu? Ir viņš šeit kaut kur vēl? Ir Mataģi Leldi, jā. Ja Mataģi Leldi uztaisīja šo skaisto altāru, viņi no rīta skrēja uztaisīt
lai šeit būtu iespēja mums skatīties, un ne pēc tam mūsu acis priecētu, bet iepriecināt Džaganātu, kas šodien ir pieņēmis rāmas formu, kas šodien šaus bultus, un tās bultas eturpatā nav noliktas. Jūs zināt, kāds viņam bultas ir? Viņš kā Kamadevs, lai šaut jums sirdī, nolaupīt jūs sirdi. Ne tikai iešaut jūs sirdī, bet ziniet, ir tāds bultas, ka iešaut, un es krīt vēl kā te. Harpūna, lai jūs nāktu atpakaļ uz mājām. Lai jūs skatieties un iemīlētos un saprast, kāpēc es skatos, man nekas nemainās sirdī. Bet, lai mums jau kas sirdī mainītos, mums ir jāņem, ko es lekcijas sākumā teicu, mums jāņem pareizi pozīcijā. Mēs mācamies kalpot tiem, kas māk kalpot. Mēs mācamies mīlēt tā, skatoties viņam, kā viņi mīl. Kā Šilam Prabhupādam, atcerieties šo skaisto frāzēs prasīja, atnāca un sūdzējās, kā tempļos neiet un vispārējais. Viņa prasīja, Prabhupād, par ko jūs uztraucaties? Un Prabhupāda paskatījās, viņš teica, es uztraucos un domāju par to, kas Krišnim ir pusdienu grozā iekšā. Saprotat, kāds noskaņojums ir? Viss šīs materiālās raizes, kas mums apkārt ir, viņas ir svarīgas, jā. Bet svarīgāk ir domāt arī par Krišnu, nekad neaizmirst viņu. Jo Krišna mums sūta tādas rotais, lai padarītu mūs spēcīgāks un dziļāks. Tāpēc šodien mēs šos svētkus mazos atzīmējam, lai godinātu kungu Rāmu un to, kādu viņš mums stāst ir atnesis un kā liela avatārs atnākot šeit mums māca savu mīlēt. Tāpēc šos stāstus mēs tikai iemācāmies, kas ir brāļu mīlestība, mīlnieku mīlestība, kas ir valdnieks, kas viss, jo paši mēs to saprast nevaram. Saprast Krišnu un viņa mīlestību ir nesaprotam. Pilnīgi nesaprotam. Tāpēc godināsim šodien Rāmu, Lakšmanu un Sītu. Un, protams, to, kad Rāvanam nepaveicās. Rāvanam nepaveicās, bet arī par Rāvanu ir jāizlūdz, tāpēc, kad gāja prom un tika Rāvana nogalināts, jūs ziniet, pats Rāma piedalījās Rāvanas apglabāšanā. Vibīšana bija Rāmans brālis. Vibīšana bija Rāmans brālis, tāpēc, ka pirms karš sākās, vienmēr iespēja dot tie, kas grib, var pāriet otrā pusē. Atcerieties, Bhagavad Gītā arī tas Jutsukā vai kas tur pārgāja otrā pusē. Un arī šeit Vibīšana pārgāja, vēl 3 draugiem pārgāja Rāmas pusē. Un viņš bija brālis, viņš bija Rāvans brālis. Viņš bija saņēmis svētību, ka viņš lai par Dievu domās. Atšķirībā no pārējiem, ko vēlējās. Un kas notikās, kad Rāman tika nogalināts? Vibīšana, zināja, kā raudāja? Viņš bija tā pieķēries viņam. Čak, lai arī kāds viņš dēmons bija, viņš pats bija brālis bija. Un Rāma teica, viņš Vibīšana apglabās viņu ātri. Pēc iespējas ātrāk, lai to mazāk būtu jāsēro un jādomā par to. Un visi pa viņu lūdzās, visi pavadīja viņu, kā varanu karējus. Pieturmās to noskaņam lielākais no dēmoniem, kas nolaupīja tavu Sītu, viņu apglabā kā godājam karēju. Pirmās ētika, kāda bija. Tad viņš bija tāds karējs un visi viņu slavē. Tur bet aprakstīts, ka visi nāca un slavē viņam slavas dziesmas, Rāvanam slavas dziesmas skaitīja, Indraģitam, Kumbakārnam, visiem slavas dziesmas skaitīja. Un tā bija civilizācija. Tā bija civilizācija, kur neskatījās uz šiem motīviem, ko viņš izdarīs. Viņš bija dvēseli. Viņš bija dvēseli, kas bija apmaldījies, kas pildīja notiek Krišņas roteļi. Un tas ir noskaņojums, kāds ir Ramajanā. Mīlestības pilnas lapas puses. Tāpēc lasiet un raudiet. Ja jums nenāk asaras raudošos tās, iesmēriet acis pipariem. Kaut ko izdariet, mums kaut kas iznāk ārā. Savādāk, ja nenāk nekas ārā, kas mums tajā sirdī ir iekšā? Kas tur iekšā ir? Akmentiņš. Tāpēc slavināsim Rāmu šodien, un rītdien ir īpaši šodien ir tā kā atbalsts, tā kā ieskaņojums, tā kā noskaņošanās. Rītdien notiks templīs svinības liels, no rīt būs lekcija, no 10 līdz 2 būs man kāds kirtans un kaut kas vēl, te būs prasāts, protams. Bet šodien mēs sanākuši kopā šeit, lai ne tikai kāds Jogišs Čanda domā, ka viņš beig daudz, ka no Ramajanas saprot, bet arī sanāk kopā un padziedāt kirtani. Tad tas labākais veids šajā laikmetā, kā mēs varam godāt Dievu, kamēr mūsu virtuvē vēl maģiskais pavārs spridzīt tur kaut ko. Tāpēc lūdzu, sanāksim kopā un slavināsim kungu Krišnas vārdus.
Sitaram Lakshmana Hanumana ki Rama Navami Adivasa ki Shri Prabhupada ki Jai Nitai Gaur Premanande Ari 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 O. Tagad celsimies augšā un uztaisīsim mazu ārati, palūksim Gaurnandam Prabhu uztaisīt ārati, dievībām iespējams ir, jā? Paldies, milzīgs. Tā kā izlocamies un gatavojamies ārati dziedāšanai. Arī Krišna Vaišnava. Pēc tam būs prasāts.